Man liels gods būt arī šeit mūsu vidū un nest tā kungu vārdu arī jums, mums visiem kopā arī šī rītā. Un paldies arī mācītājiem par šo te uzticēto godu. Tas tāds tiešām svarīgs uzdevums. Un es tad arī domājot un lūdzot Dievu par to, kas tad ir tas, ar ko es varētu padalīties un pastāstīt šī te svētdienas rītā. Bija tādas vairākas lietas, vienkārši retrospektīvā, kuras es redzēju, kas man ir noderējušas manā dzīvē, vai arī teikt mūsu dzīvē, kā ģimenē. Un arī es redzēju, ka citi cilvēki, kas tā dara līdzīgi, ka viņiem tas ir bijis par svētību. Būs vairākas lietas, kuras es stāstīšu no savas personīgās pieredzes un arī kontekstā ar Dievu vārdu, un tad būs arī noteikti kādas pāris lietas, kuras ir tādas lietas, ko var pierakstīt un uzprasīt sev, vai es tā daru, jo tas viennozīmīgi ir palīdzējis man būt tur, kur mēs tagad esam, vai tas ir personīgā izaugsmē, vai ģimenē, vai darba jomā, jo tas viss ir bijis kontekstā. Un tā lieta, ko mēs sāksim, ir no 40. psalma, un 40. psalmā 6. un 7. pants, tie būs tā divi panti, kurus es gribētu, lai mēs arī izlasītu. Un tie, kas mēs skatāmies jau 40. psalmu 6. pantā, stāv rakstīts, kad lieli ir tavi darbi, kungs mans Dievs, ko tu mūsu labad esi darījis. Un diženas ir tavas svētības pilnās domas pār mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga, kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt. Kaujamie upuri un ēdamais upuris tev nepatīk, taču ausis tu man esi devis dzirdēt. Dedzināmos upurus un grēku nožēlas upurus tu nekāro. Šis rīts, dažam labam tas iesākās pēc izlaiduma balles, dažam labam varbūt pēc kādas labi gulētas nakts. Bet kā jums ir, piemēram, kad jūs pamožaties no rīta? Kas ir tas pirmais, ko, protams, lielākai daļai pirmais ir vienkārši paspēt uz toaleti aizskriet, pačurāt, bet kas ir dīri dabīgi un tas ir ok. Bet pēc tam, kas ir tas pirmais, ko jūs darat? Kas ir tas? Un es zinu, ka liela daļa no jums arī dara tā, ka jūs pirmā lieta, ko jūs darat, jūs arī, mūsdienās jau tie telefoni ir, ne? Un ir daudzi, es zinu ļoti daudz cilvēks, jūs varbūt neziniet tāds, bet es zinu daudz cilvēks, kuriem no rīta pirmā lieta, ko viņi pačiko, ir telefons. Varbūt jūs arī kādu tādu dzirdējuši. Jūs tā skatāties tādu izbrīnā, tad jau laikam, ka neesat. Tas labi, jo redzīt, tas ir kļuvis arī par tādu, neteiksim, elku, bet tādu nepareizu ieradumu, jo tajos telefonos jau viss kaut kas varbūt par naktī sabirs, kādas ziņas, kādas izziņas, un tad tu jau sāc domāt jau tās varbūt darba lietas, un līdz tam mirklim, kamēr tu esi aizgājis savā klusajā kambarī un atvēris Dievu vārdu, tur jau ir jāapstājās, jau uz kādu trešo ātrumu jau tiek braukts varbūt savā prātā. Tā kā tā ir diezgan īstenībā laba gudrība to telefonu nolikt, piemēram, cik no jums daudz guļat ar telefonu kopā, ja? Ir kāds atzinās. Redziet, priekš telefona ir domāta vansistaba, vai arī, ja māja ir liela, tad pirmais stāvs. Tā, starp citu, ir laba gudrība, jo tā labā guļās. Vienkārši. Labi, par telefoniem absolūti nebija doma sākt, bet tas pirmās lietas, un tas, kas man ir mācīts, un ko es esmu redzējis, ka tas tiešām palīdz iesākt dienu, un arī tajā pašā laikā nobeigt dienu pareizi, ir tas, ka tu apsēdies un vienkārši esi. Un tajā laikā, kad tu vienkārši esi, jo es nezinu, kā jums ir dzīve. Daudziem cilvēkiem, ko es esmu dzirdējis, dzīve ir diezgan tāda, ka sāk skriet no rīta, tad vakarā gultā atsities. Vismaz tur mīksts, tad tas buferis tāds nav tik tas sitiens nav tik spēcīgs. Bet tā ir, daudz, bet ir ko darīt, ne? Es atceros pēdējo reizi, kad man vilkās diena, bija tad, kad man liekas, man bija 12 gadi, un tas bija mājas. 12-13 gadu mājas vilkās. Nevarēja sagaidīt skolēm brīvlaiku. Pēc tam kaut kā viss aizgāja tā ļoti ātri. Un tajā laikā, kad tu esi, un daudziem no mums tas laiks vienkārši pabūt. Es zinu, ka ir citi cilvēki, kas iet staigāt.
pie jūrmalas. Un tas arī ir laiks, kurā tu vienkārši esi bez nekādām. Man, piemēram, ļoti grūti citreiz saprast cilvēks, kur ir izgājuši pastaigāties pie jūras un viņiem austiņas virsū. Un vienkārši, esi. Neliec, taču tā jau jāpamūk citreiz no tām tehnoloģijām ir. Tā jau viņas visu kaut kur ir. Bet esi. Un tajā laikā, kad tu esi, es nezinu, kā jums, bet es esmu pamanījis, arī mūsu pašu ģimenē, ir cilvēki, kas pamožās laimīgi. Un ir otri tāpo, un ir tie, kas nē. Ir tādi, kas pamožās un dienā ir jānotiek kaut kam labam. Vai viņi sākt smaidīt. Es neteiktu, ka vieni ir labie, otri sliktie, ka vieni no vēlna un otri ne. Es teiktu, ka tiem otrajiem, kas nepamožās dabīgi jau laimīgi, ka viņš ir pamodies, viņš ir dzīves, super, yes, es esmu vēl šeit uz zemes, tad tiem otrajiem it īpaši es ieteiktu šo te konkrēto lietu, ka tu iesāc dienu ar pateicības lietām, paskatoties, kas tad iet pareizi. Vai kas, un citreiz liekas, un citreiz tās būs vienas un tās pašas mazās lietas. Paldies Dievs, ka man viss strādā ķermenī. Varbūt tajā brīdī, kad tu sēdi varbūt uz poda vai vienalga, kur tu esi, ka viss darbojās. Vai ka tev tās starp citu, jo tu vecāks kļūst, jo tu saproti, ka tā ir svarīga svētība. Ka viss darbojās tā, kā tam ir jādarbojās. Un nekur nav aizķera uzsvars. Kad tas tiešām ir svarīgs moments, kad citreiz tas varbūt būs par kaut kādu, super, kad kāda ģimenes locekli. Tas nav tāds uzdevums, bet vairāk, kas ir tas, ko tu novērtē? Kas ir tas, vai tas, par ko tu esi pateicīgs? Bet tā patiesi, jo viņš var mainīties, tas nav dzejols, vai arī tas, kas iet labi. Varbūt tu strādā pie kaut kādas konkrētas lietas. Ja? Tu, es nezinu, apņēmies noskriet maratonu, nomest tur 30 kilogramus, iemācīties 3 valodas un nopelnīt daudz naudas. Ja? Un cik tur cilvēks pie Kristus. Ja? Un šī brīdī nevienā no šīm 5 noskaitītām lietām nav pamanām, varbūt ļoti liela pamanām rezultāti. Bet tu varbūt es pārstāju ēst glutēnu. Ja? Kas arī ir ceļš uz noskriet maratonu, teiksim tā, noskriet kilogramiem. Tie mazie solīši, kas iet pareizi. Dažkārt, kad neredz, un ceļš uz lieliem panākumiem ļoti bieži ir ilgs. Viņš nenotiek tā vienā dienā. Tagad no rīta piecēlās, es atceros, pirms 3 gadiem man nozaga riteni, velosipēdu. Ja? Bija man velosipēds, un es tajā laikā biju iemanījies ar viņu braukt. Diezgan bieži, tur 11 kilometrus no rīta tā izmetu tādu viķerīti. Un tagad vienu rītu pamožos, kaut kāds novembris bija, un viņš man tur sētā bija nolikts zem nojums, un skatos, pa nakti mans ritenis ir aizbraucis citur kopā ar motorzāģi, kas ar tur pat tās blakus bija. Diezgan bīstam kombinācija, ja jūs padomājat, iedomājieties, kaut kur 7 no rīta kāds vecis ar motorzāģi brauc ar riteni. Diezgan oriģināli. Bet es, protams, pirmajā brīdī sašļuku, domādams, kad man jau staigāt, un tā man tas arī joprojām ir. Man viegls veids, kā mani nogalināt, ir ielikt jūrmalā un likt neko nedarīt uz stundām 5. Es ne tikai būšu sažuvis pēc tam, ja man vienkārši atļauj darīt, ko es gribu, tur vispicamākais būs izrakta bedre vai vairākas bedres, būs uztaisīts dambis, mēs būsim atraduši puļķīšus daudz, ko ar viņiem iesākt, kaut kas būs darīts. Bet vienkārši neko nedarīt. Bet arī pašā laikā, piemēram, man dzimtā ļoti tuvs cilvēks māte, viņu var nolikt no rīta un vakarā sarolēt un atnest apakaļ. Tā kā tas arī ir atšķirīgi. Bet es sapratu, nav. Tā staigāšana man ar tā mazliet pa lēnu liekas man. Un skriet man riebās. Pilnīgi godīgi atzīšu, skriet man riebās. Bet tad es sapratu, nav izejas. Kaut kas jāsāk darīt. Ritenis man nav. Es sapratu, ka tas bija kaut kāds novembris, kad es jaunu riteni tanī brīdī nepirkšu. Nav, nav sezona, tūlīt jau būs tajā brīdī, man liekas, arī taisījās jau uz ziemu. Tā kārtīgi. Ko tad es sāku darīt? Es sāku skriet. Un pirmos 3 mēnešus es nevarēju noskriet vairāk kā
300 vienā laidā. Bez tā, lai nesāktu redzēt zvaigznītis sev ap riņķi, jo, zin kā, nebija kā 20 gadi nekas vispār darīts. No. Valodas bija samācīts, bet tas jau te vairāk. Bet darbiņš bija padarīts, bet nebija nekas tāds fizisks aktivitātes. Un, man no sākuma bija tā, ka es padomāju par skriešanu jau pastos jau pulkstenī, man tur tā josta bija ar to pastos jau 160 gan rīz vai, ja. Sāku skriet, paskrien pāris 100 metrus, jau 140 jau ir augšā, un tā es nodēvēju, man bija jauns sporta veids no sākuma, kustēšanās. Jo skriešana tā nebija, iešana tā arī nebija. Nu, es paskrēju tos pāris 100 metrus, tad man bija atkal pāris 100 metri jāiet, līdz kamēr spiediens nokrita kaut cik normālā režīmā. Pagāja, un godīgi pateikšu, 3 mēneši no vietas, kaut kur vismaz 3 reizes nedēļā no rītiem kustoties. Un man likās tas nesasniedzams sapnis, gan izvēl noskriet beidzot kilometru. Nu, nenomirstot, ja? Noskriet tā viņi varēja, bet paliekot arī dzīvam. Un tad vienā brīdī notika tāds lūzuma punkts, kad es jau varēju puskilometru noskriet, un tad jau es varēju kilometru noskriet, un tad es tur vienā brīdī netīšām noskrēju arī pusmaratonu. Kad tas nāca, un arī daudzās lietās tas ir arī tāds, kas mums jāļauj ir arī pie sevis, kad mēs ejam uz kādu lielu apņemšanos, kad mēs kaut ko esam apņēmušies, kad atļaujam un esam pacietīgi pret sevi arī, ja kaut kādas lietas nesanāk uzreiz. Un kad rezultāts nav tūlītējs, bet kad ir tādi mazi, un liekas varbūt pat ļoti mazi solīši, un šķietami lietas ir gandrīz vai turpatās, kur viņas ir bijušas. Un esmu pat dzirdējis tādu teicienu, un nesen pārdomāju to dažādos kontekstos, kad ir cilvēki, kas ir novērojuši tieši pa veselības lietām, kad, piemēram, ja tie, kas tur ēd pareizi vai neēd pareizi, tad tur pirmajā gadā starp to, kas peldās glutēnā un cukurā un vēl kaut kādās labās mantās, arī eļā. Tā īsti starpības, un tad tas, kurš ēd zāli, tikai, teiksim, tā pārspīlējot, tur tādu lielu starpību nevar manīt. Vispār nekādu gandrīz vai nevar manīt. Pēc 3 gadiem varot manīt jau tādu, jā, var just, kad esot starpība. Bet pēc 5 gadiem ir starpība tāda, ka viens ir mironis un otrs ir dzīves. Nu, tā starpība ir milzīga. Tas tāpatās kā distancē, kad no sākuma mēs, piemēram, es tagad pasaku, redz, kur es, man ir 2 plaukstus nolikt un vienas paliek bišķiņ šitā te, ja tā godīgi sakot, daudz nevar redzēt. Nu tā, kad diktiņi būtu kaut kas pa šī pusē pa labi no manas puses skatoties. Bet, ja mēs pavēlkam šito te kaut kādu kilometru uz priekšu, šo te līkni, ja, tad mēs redzēsim milzīgāko atšķirību. Un tas ir tas, kas ir jāļauj. Dažām lietām ir jāļauj tas laiks, kamēr viņas nostabilizējas, kamēr viņas nostiprinās. Un tāpēc no rīta, kad jūs arī esiet savā klusajā laikā un iesākt šo laiku, kad jūs pirmkārt ļaujat sev vienkārši pabūt ar sevi. Cik daudz, piemēram, es zinu, cilvēks esmu arī tāds pats kādreiz bijis, kad tik līdz pieceļās tā ir jāieslēdz radio, vai jāieslēdz televizors, vai jāieslēdz dators. Un es nesaku to, ka tas ir nepareizi tiem, kam to vajag. Ja, bet es personīgi, es, piemēram, zinu, ka es tā nevaru. Laikam vairāk klusuma ir vajadzīgs, jo tu paliec vecāks. Kad ir vajadzīgs tas laiks, kad man nav nekā, nav nevienas dziesmas, nav nevienas bērnu čalas tajā brīdī, kad ir tikai tas laiks pašam ar sevi un protams, ar savu radītāju. Un tas ir tas laiks, kurā ļoti bieži var sadzirdēt dažādas lietas, kā es viņas citreiz saucu pie sevis gružus arī var sadzirdēt no iepriekšējās dienas. Kad tu piecelies sarot, tā nevajadzēja darīt vakar. Un neiet runa par pohām. Nē, iet runa arī par iet runa par lietām, kuras citreiz pie sevis klusībā klausoties, ko Dievs saka, viņas pēkšņi izgaismosies citādāk. Jo jau ir pagājusi nakts, tu vairāk neesi varbūt emocionāli iesaistīts tajā lietā. Varbūt tu iegāji gulēt. Saule jau bija norientējusi, tu jau paspēji sastrīdēties. Ja ne? Bet varbūt kaut kāda lieta, kaut kāds vārds, kas netika pateikts. Varbūt beidzot, citreiz es zinu, kad emocijas sabango. Man, piemēram, šitā šonedēļ bija, atzīšos vienā nelabā darbā.
man pazvanīja viens objekts Jūrmāla ciemā, kur es palīdzu viņu būvēt, un tur pazvanīja kaimiņš, kurš, neteikšu, teikšu, kā ir. Teikšu, kā viņa, es iepazinos ar šo kaimiņu pirms 11 gadiem, kad ēkas bijušais īpašnieks Anglis, kurš ir, es teiktu, miera Mika, tāds mieras Kubā, iedomājieties, viņas Mārtiņš Rencis, un vēl 2 reizes mierīgāks, ja, tāds cilvēks. Tāds cilvēks, tas nav kaimiņš, tas ir tas īpašnieks bijušais, ja? Tāds cilvēks kā Mārtiņš Rencis, tikai vēl 2 reizes mierīgāks, bija sametis ar pagalēm kaimiņiem pa galvu. Tad jūs varat iedomāties, cik iznesīgs uz krišanu uz nerviem ir šis kaimiņš. Ir lietas, kuras, diemžēl, nemainās, un man tas īpašnieks jau to māju pārdeva, un tagad ir cits īpašnieks, kas viņu nopircis, un es palīdzu tur pie tiem remontdarbiem viņus koordinēt, un šis kaimiņš pazvana, un neiešu sīkumos, bet tur uzbrauc par lietām, par kurām viņām vispār nekādas autoritātes nav, pilnīgi nekādas, un arī teikšanas, un arī pat īsti tur nav, nebija nekāda pamata. Tanī brīdī, kādu minūti es turējos, man liekas, kad arī pat otro. Un 3. minūtē es atļāvos pateikt, ko es par viņu domāju. Kā rezultātā viņš bija ļoti apstulbis, jo viņš domāja, ka tikai viņš var izteikt savu viedokli par pasaules notiekošo kārtību. Es viņam atgādināju par incidentiem ar pagalēm, kurus es biju palīdzējis nokārtot, jo es iepazinos šķīrējtiesās starp viņiem abiem diviem. Kur kādam zvan telefons, laikam būs mans neizslēgts. Un tad tajā pašā dienā, kad tas notika, es jutos diezgan labi. Es biju pateicis patiesību. Es biju nostājies un, aizstāvējis patiesību, jo tur nebija pareizi tā rīcība. Bet redz, nākamajā rītā, kad emociju spēks jau bija novirmojis mazliet, tā kunga lētprātīgais gars, tajā brīdī spēja uz mani runāt un mudināt mani uz mieru, nevis uz fiziskām aktivitātēm. Kā rezultātā, kad mēs tur aizvakar bijām tajā objektā un apskatījāmies objektu, es arī biju gatavs ar to kaimiņu tikties un jau pavisam citādākā morālā un emocionālā plāksnē un meklēt mieru tai situācijai. Un tas miers tika atrasts, jo, redziet, citreiz pie vienām tam pašām durvīm var pieiet cilvēks, kas ir saštramījies un viņas neattaisīt vaļā. Šis sakreņķējies, viņš varbūt ir sadusmojies, viņam ir iedot atslēgu, un viņš teiks, tās durvis klemē. Viņš tas nevar attaisīt vaļā. Bet nevis tā durvīs vai tā atslēgas prūst vai vēl kaut kas, nē. Bet citreiz bet pienāks otrs, kas ir mierīgs, un ar pavisam citu piegājienu viņš tās durvis dabūs vaļā. Pie vienas tās pašas situācijas var pieiet no dažādām emocionālām plāksnēm un dabūt pavisam citādāku rezultātu. Un tas, ko es varēju piedzīvot, kaut arī es joprojām uzskatu to, kad es pateicu viņam patiesību, vismaz 90% no gadījumu tā bija laba, tas veids, kādā es viņam to liku saprast, nebija tāds, kas vedina uz mieru, bet vairāk tā, man taisnība, tev ir tava taisnība. Un tad tajā sestdienā jau es varēju, piekdienā, kad mēs tikāmies, es jau varēju nogludināt pavisam citādāku pozīciju arī savā sirdī, nesabangot, pieiet klāt un varbūt pat nodzēst viņu kaut kādas tās sabangotās jūtas. Un tas ir tāds ieteikums tad no rītiem, kad mēs uzsākam dienu, kad mēs ieklausamies Dievā, mēs ieklausamies arī tajā, kas tad ir tas, un praktizējam to. Dažiem no jums tur būs vajadzīga arī disciplīna, jo to ir viegli izdarīt, un ir labi to darīt arī vakarā.
ejot gulēt, kad jūs arī atkal izejat cauri kādām 3 līdz 5 lietām, varbūt pat 10 lietām, kuras iet labi. Protams, mums ir kaut kādas lietas, kas ir garām. Tāda ir dzīve. Liepājā ceļi vai Latvijā ceļi vienā naktī nesaremontēsies visi, ja tu pa ceļiem varbūt tajā brīdī domā par ceļu kvalitāti, ja? Vai arī tev kaut kur īd vai sāp, vai arī tas ir fiziski, vai tas ir emocionāli, vai vienmēr būs kaut kas, ko padarīt, kaut ko palabot, kaut kur gribēsies labāku rezultātu, kaut kur gribēsies kaut kādu uzlabojumu, bet kas ir tas, kas iet labi? Ir dažādi cilvēku tipi. Un par to mēs esam arī mācījušies. Un ir daži tādi cilvēku tipi, kuriem Dievs pat ir ielicis iekšā. Tāpat ir, citi to uzskata par sliktu īpašību, bet īstenībā tā ir Dieva ielikta īpašība, kad viņi saredz lietu patieso būtību. Ir atkal tie citi tipi, kas staigā tādām rozā brillēm. Viss ir okei, ir labi, kad īstenībā nav. Bet tad tie otrie, kam ir dabīgi ieraudzīt, viņš vienāk iekšā pieņas mēkā, un tas cilvēks uzreiz tur tas, tur nav nokrāsots, tur tas nav taisa nokrāsa, uzreiz viņi ierauga, ko var izdarīt labāk. It īpaši šis ieteikums ir tam cilvēku tipam. Tiem cilvēkiem, kas uzreiz ierauga, kamēr Dieva dod dāvanu ieraudzīt lietu patieso kārtību un situāciju, viņiem ir ļoti svarīgi tas, lai viņi iesāk dienu ar pateicību par lietām, kas iet pareizi. Par mazām varbūt lietām, varbūt arī par šķietam sīkumiņiem, kas iet pareizi. Arī tiem, kas pamožās ne tik priecīgi, arī tiem ir ļoti svarīgi tas, ka diena iesākās ar to, kad es ievirzu viņu jau tajā gultnē. Un mēs arī Dieva vārdā lasam par to, ka uz ko būs vērsts mūsu prāts. Tas būtībā arī noteiks mūsu dzīves gājumu. Ja mūsu dzīves gājums ir pamatā vērsts uz tādu pesimismu, uz tādām negācijām, uz tādām lietām, kas nav pareizi, tad tā tas arī ceļš vērsies. Ja mūsu prāts ir vairāk vērsts uz lietām, kas iet pareizi, tad arī kaut kā, neskāpēc, mēs arī vairāk viņus saskatīsim, un mēs arī paši spēsim vēl vairāk viņus īstenot. Tas ir tikai tāds maziņš ievads. Nesen arī mēs braucām uz baznīcu un izvēlējāmies mazliet citu maršrutu un apstājāmies pie sarkanās gaismas un pēkšņi mums aiz mašīnas pīpina. Un skatāmies atpakaļ skatu spogulī un skatos, jā, mūsu mācītājs arī brauc uz baznīcu un vienkārši mums ir cits parasts maršruts un kaut kā sadūrās. Viņš priecīgs, kad arī redz, ka mēs braucam. Mēs tajā brīdī pie Kurzemes, pa Kunga ielu braucot, mēs griezāmies pa kreisi. Ja mums vajadzēja aizbraukt uz vienu dzīvokli, savākt viens atslēgas, nevis uz baznīcu, kā tur būtu jābrauc pa labi. Un tādā brīdī pasmējāmies par to, ka ko tad viņš šī brīdī padomāja, kā mēs tagad pa kreisi šaujam, ne? Un pasmējāmies kaut kā tur runājām savā starpā ar ģimeni, kad kā tas būtu, kad caur šiem gadiem ir tā sanācis, kad godīgi arī pārējie ģimenes locekļi atzina, ka tā īsti nezinu, kā tas būtu svētdienā nebūt baznīcā. Mēs tagad šautu kaut kur uz jurts, piemēram. Kaut kā jocīgi būtu. Pilnīgi tā pretdabīgi būtu. Kā svētdienā var nebūt baznīcā? Un tas, ka jūs arī esiet šī rītā arī šeit draudzē un jūs nākt mācīties, tas ir labi. Man vairāk tiem, kas skatās arī internetā, un ir vēl cilvēki, kas, man liekas, žēl, ka viņi nesaprot šī Dieva iestādītās lietas nozīmi. Jo mēs nesen tādā retrospektīvā skatījāmies par to, kā mums ir sanācis ar ģimeni. Tagad mums bija atbraucis viens ciemos viens amerikāņu profesors, neticīgs cilvēks, mums tur vienkārši viens kopējs darījums ir ar viņu biznesā, un viņš palika pie mums mājās, un tagad šo piektdienas vakaru mēs pavadam kopā laiku, tur gatavojamies Robertam vakar bija izlaidums, tur skatāmies kaut kādas vecās bildes, viņam tur vajadzēja, un mēs būtībā visu vakaru pavadījām virtuvē, ēdot, runājamies, smejoties, daroties kaut ko. Māja, tie, kas jūs esat bijuši pie mums, ir liela,
tur būtu, kur izklīst. Bet tāpat tās visi bija salīduši virtuvē. Būtībā stundām ilgi sēdējām un darbojāmies un kaut kur vienkārši, kā cilvēki tautā saka, tusējām. Vienkārši bujām kopā. Un tā bija tāda viena no lietām, ko viņš vakarā vai nākošā rītā viņš teica. Viņš tā pamanīja, ka kaut kā jocīgi. Viņi nesēdēja telefonos, viņi nebija iegrumuši datoros, katrs savā istabā. Neklausījās uz austiņām kaut kādu citu mūziku, kaut gan par bērniem runājot, kaut gan viņi ir pusauģi, jo daži no viņiem tur varētu jau būt nolīduši kaut kur atsevišķi. Un pēc tam tā vienkārši domājot par to, redzi, to ir izdevies izveidot daudzu lietu, pateicoties daudzām lietām. Viens no tām ir draudze, kurā mēs esam varējuši mācīties šīs lietas, kurā mēs esam varējuši mācīties šīs prioritātes, kurā mēs esam varējuši mācīties un likt iekšā arī savā ģimenē šīs lietas. Ja? Man personīgi, piemēram, domājot par to, par tiem, kas arī varbūt šobrīd ir uzslēguši un klausās internetā šo, esmu dzirdējis. Tā ir viena lieta, ko es teikšu, godīgi man ir grūti saprast. Es viņu dažkārt pieņemu, kad varbūt visiem nepaveicis tā, kā paveicās man, ka man ir draudze. Bet tenī pašā laikā man liekas, ka 90% gadījumā tas ir slinkums. Tas ir slinkums un tā ir prāta lepnība. Jo, ja man tas kungs sūtītu kaut kur citur būt, kādā citā vietā, es ticu to, ka mums viņš arī dot ģimeni, kurā būtu daļa no. Un varbūt savā prāta izaugsmē un savā garīgā izaugsmē es būtu tik milzīgs, ka man tur maz ko būtu saņemt no varbūt tur jauniem cilvēkiem, kas tikko Kristu iepazinuši, bet viņš tam vismaz man sūtītu tur, lai es tur esmu par svētību. Jo kāda jēga no medus burkas, ja viņi sēž kokā? Medus burkai ir jābūt uz galda atvērtai un blakus jābūt baltmaizei un piena. Vai tostermaizei, vai dažādi mums, kas kuram garšo. Ja? Tas ir mans. Es nenosotu tos cilvēkus, kas, kā es saku, blandās apkārt pa pasauli, bet svētdienā vienalga arī, ja es esmu kaut kur ceļoju, un man sanāk diezgan daudz ceļot, mēs arī kā ģimeni, mēs esam draudzē. Un tas ir svarīgi. Tas nav ērti, tas nav viegli dažkārt, jo tur ir iesaistīti cilvēki. Bet es vienkārši iedomājos to risku. Sevišķi tur, kur ir ģimene. Saprot, ja tu esi viens kā koks un, piemēram, tu sēdi šī mājās, un es nenosotu, tiešām varbūt ir dažādi gadījumi. Ir cilvēki, kas ir veci un slimi, un ir paldies Dievam, kad ir internets. Un dievkalpojumi tiek ierakstīti, un viņus var klausīties, un cilvēks ir garīgi paēdis. Tas jā, bet ja tu esi vesels, tev ir abas divas kājas, un tu nedzīvo gluži pie kolkas raga, ja? Vai uz Roņa salas. Man liekas, ka turpat arī kāda baznīca vajadzētu būt, ne? Man liekas, kāpēc, lai tu neiet uz draudzi svētdienā? Kāpēc, lai tu nebūtu daļa no kādas Dieva ģimenes? Arī, un tas risks vairāk par ģimeni. Es piemēram domāju, labi, pofīgi par sevi. Ja? Bet es domāju, kā tie cilvēki riskē par viņus ar saviem bērniem. Mēs zinām to, tas ir baigi. Tiešām domā, ka tu mācies visu to iemācīt pats. Kad visas tās garīgās disciplīnas, kā Dievu vārdu lasīt. Piemēram, mums tagad mājās ir 2 pusauģi. Vienam ir 16, un otrai ir 13. Kā 4 bērni, tad tam jācenās. Un tad vēl viņi grib atcerēties, kurš ir 9B un kurš ir 7A. Puzlis. Bet ok. Pēdējā laikā esmu pamanījis, ka šie gados jau vecākie jaunieši mūsu ģimenē paši no rīta bez vecāku mudinājumu pavada laiku ar Dievu, lasot Dievu vārdu. Es zinu, ka es viņu vecumā tā nedarīju. Točnā. Tiešām nedarīju. Un es zinu, ka tā nav lieta, kas ir noskatīts YouTube vai Spotify vai Facebookā. Tā ir lieta, kas ir, es teiktu, rezultāts no konteksta. Rezultāts no tā, kas ir mācīts svētdienas skolā, rezultāts no tā, kas ir dzirdēts draudzē, protams, arī rezultāts no tā, kas ir redzēts pie vecākiem. Bet tas nav tikai no vecākiem.
Tā ir lieta, kas ir kontekstā. Un tāpēc, tu vari bērniem samācīt visādas diētas lietas, un tas ir labi. Un varbūt tajās svētdienās ir kaut kādi baigie sporti. Varbūt tu būsi izvazājis viņu pa visiem Latvijas muzejiem un vēl kaut kas. Bet to galveno, ja viņi nebūs iemācījušies dzirdēt tā kunga balss un mīlēt Dievu savu kungu no visas savas sirds, tad vai tas būs tā vērts? Vai tas būs tas labākais, ko tu būsi sasniedzis? Un tāpēc tie, kas jūs dara to, kas jūs ejat pāri radinieku pārmetumiem par to, ka svētdienā taču varētu atbraukt, palīdzēt zāli pļaut vai kartupeļus pavākt vai vēl kaut ko, kur rosoli pagriezt taču svētdien vai vēl kaut kas, kur jūs ejiet pāri, varbūt arī daži no jums nesaņem tādu atbalstu no savas otrās puses par to, lai jūs braukt uz draudzi un vest arī bērnus līdzās sev uz draudzi. Lai Dievs jūs svētī par jūsu apņemšanos, jo tas nepazudīs. Tā ir laba lieta. Jūs neesat izvēlējušies kārību, svētdienas rītā pavadīt Rimī vai čilī picā tērējot naudu, vai muļķībās kaut kādās. Jūs esat izvēlējušies pareizu lietu, kas tiešām ir garīga disciplīna, kas tikai un vienīgi svētī. Man personīgi, es atskatoties apakaļ, es tiešām esmu pateicīgs Dievam, kad tajā 90 kaut kādā gadu vidū no daudzām lietām, par kurām prāta nepietika, šīm dažām pietika uz to brīdi. Un tas ir, ka uz baznīcu jāiet. Arī katru nedēļu. Ja? Un tas bija tāds. Tad vēl atskatoties apakaļ, es redzu to, ka viena no milzīgām svētībām, to jūs arī pieminēju, ir tas, kad mēs mākam sadzirdēt Dieva balsi. Un runājot, un šo gadu laikā, īpaši pēdējo gadu laikā, man ir nācies iepazīt daudz cilvēkus, daudz vietu pasaulē, daļa mana darba, un arī kristiešus, cilvēkus, kas ir ārēji vismaz pateikuši to, ka viņi tic Dievam un tic Jēzum Kristum. Un arī pat cilvēkus, kas iet baznīcā it kā regulāri, bet arī pašā laikā atzīstot to, ka viņi nedzird Dieva balsi. Un tur ir tā, redziet, Dieva vārds mums saka Jāņa evaņģēlijā par to, ka Jēzus pats saka to, ka man savs dzird man balss. Tas ir viņa apsolījums. Tas nav tāds kaut kāda nirvāna vai 6. līmenis, kur tev jāizieti, un tad tu to sasniedzot, sapužļojot tetri, ja, tad tu beidzot esi iemācījies būt tajā īpašajā līmenī. Ja. 30 gadus nosēdēja kā Ugvejas alā, ja, un sadzirdēja Dieva balsi. Nē. Ir tā, ka tā ir vienkārši prasme. Vai cik no jums varbūt atceraties, ka jūs pirmo reizi mācījāties peldēt? Kāds atcerās varbūt? Sirds nedrebēja mazliet. Varbūt bija apkrāvies ar pūšļiem un peldēja tur pa virsi. Ja, bet riteni atcerās kāds, kurš mācījās braukt ar riteni? Ne? Ok, biespieni esam mēduši. Super. Atmiņi ir. Redzī, nebija jau tā. Nebija tās kāds atcerās, kurš pēdējo reizi mācījies svešu valodu. Es ar to saskaņos diezgan bieži redzot cilvēkus. Pirms cilvēkam jāpasaka kaut kas ir citā valodā. Viņam to pašu mēli jāizdara kaut kādas citas kustības. Un viņš sabies tā, kad ieks. Vai viņam izdosies? Vai viņš varēs? Vai es tik saku pareizi? Ja? Vai man skan pareizi no tās mutes ārā? Ka es nepasaku kaut kādu muļķību. Ja? Ir sabies. Un tieši tas pats ir ar Dieva balss sadzirdēšanu. Es atceros, kā šodien no to laiku. Un, man liekas, ka Mārtiņ, tu toreiz arī bija klāt, kad toreiz arī mūsu mācītājs pamudināja mūs vienā draudzes padomas kontekstā lūgt Dievu un ejiet un tagad klausieties, ko tad Dievs saka par šo te lietu. Viņš pasaka, ka tāds uzdevums būs mums padomas sapulcs, jāiet klausīties Dieva vārds. Es domāju, tad, labi, super, jāiet klausīties Dieva vārds. Tagad? Tagad. Un es atceros tavu nedrošību, tās bailes, vai tas būs vai tā sadzirdēs, vai nesadzirdēs, vai kaut ko sadzirdēs nepareizi, vai kas tur būs. Bet pamazām, un ejot tos solīšus, un tā ir tāda ekstra. Tas ir tāda ekstra. Sarot, baznīcā būt svētdienā, tas ir super. Un, ja tā godīgi sakot, man ir regulāri atnākot uz draudzi, esot šeit svētdienas rītā vai klausoties Dieva vārdu,
es saņēmu, Dievs runā par lietām, kas būs uz priekšu. Un man ir bijušas entākās reizes, ka nākamajā nedēļā es pēkšņi sastopos ar kaut kādu situāciju. Un pirmā lieta, ko es ķeru, ir nevis Bībele, pirms tajā brīdī, bet es paķeru fiks savus pierakstus un skatos, kas man šī svētdienā, ko Dievs uzrunāja tikko. Jo bieži vien es redzu, kur ir? Kur ir šitā lieta? Dari šitā un būs labi. Jo viņš jau iet kontekstā, tas vārds jau tiek sludināts no Dieva vārda. Un entākās reizes, tāpēc tāds augstāks, tāpēc svētīgs tas, kurš pieraksta. Vismaz, ir, protams, citi cilvēki arī ar fenomenālākām atmiņām un sliktu rokrakstu. Visu nevar gribēt, bet es pierakstu. Es klausos, ko Dievs saka, un viņš runā. Un tā ir ekstra, kas tā ir dota katram vienam no mums, kas esam Dieva bērni. Manas avis dzird manu balsi, saka Jēzus. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs, kā saka, varētu iekārot un iegribēt. Nē, tas ir kaut kas tāds, ko viņš ir apsolījis. Un tad, ja es klausos un sadzirdu Dieva balsi, tas arī man palīdz. Bet tādā pašā laikā ir svarīgi, kad ir svarīgi, bez tā, ka mēs svētdienā dzirdam, ir svarīgi arī dzirdēt Dieva balsi ikdienā. Mans pēdējais viens no maziem piedzīvojumiem, tieši, fantastisks piedzīvojums. Tāds, mēs bijām tagad mums tā viena lauka māja, kur mēs pa brīviem laikiem dzīvojam Zivupē. Un tur pagājuši gadu mums sagribējās mājā ūdeni. Kā tā ekstra tomēr, ka tev mājā ir ūdenis, nevis laukā akā. Un tur atbrauc viens speciālists, kas ir bakstītājs, tur zemē spicu dūrējis. Un viņš tur dūra, un tai Zivupē tiem ūdeņiem ir tur kā ir. Un, var jau durt akmenī, bet akmeņa netek. Un tur, bija tas ūdens. Bija, sūknis tāds ļoti gudrs, tik līdz ūdeņa zemē nav, tā viņš izslēdzās. Tātad nekas nesaiet dēlē. Bet, un, piemēram, es atceros šīs nedēļas sākumā, ka mēs tur aizbraucām trešdienas rītā es gribēju muti nomazgāt. Tad es atveru krānu. Zobbirstīt varēja saslepināt. Kaut kur tā bišķiņa knāpa par dušu. Mums tur arī vanna ir par dušu vai vannu. Tur gads jāgaida, lai tur satecētu tā. Ja? Man liekas, no jūras nesot ātrāk varēs. Bet, protams, gribējās. Un ar gudriem vīriem tur sasauc īpašus svečus kopā, lai izdomāja fišku, kā mēs tad šito lietu atrisināsim. Un atrisinājums tiem, kam baigi interesējas, ātri pateikšu, atrisinājums bija ļoti vienkārši ielika 50 metrus garu tādu drenāžas cauruli un kā rezultātā palielināja laukumu, no kura tiek sūkts. Bet tagad jautājums bija, kur viņu liksim, kā viņu liksim, vai ir jēgas likt īsti, jo, saprot, garantijas nebija, jo tur jāraukās 3 metru dziļumā un neviens aiz neko darīt 3 metru dziļumā nerokās. Ja? Pastīties, ir ūdens, nav ūdens. Es no rīta sēžu un es lūdzu Dievu. Un tur bija lūdzu Dievu par to, jo 50 metri, tas nav tā vienkārši tā šuk, tepatās ap to tumbiņu apliekam. Ja? Tas tāds gabals, tas nozīmē, ir jāzina, uz kuru pusi raksta tas traktors, to tranšeju, kādā veidā rakstīs. Es tagad lūdzu Dievu, un jūs ieliek sirdī tāds vairākas rakstu vietas no psalmiem, un es tikai īsā versija bija tāds, ka pirmais tas bija tas, ka viņš apsolīja, un tas bija tāds, ka tur būs straumēm tas ūdens. Es varu no rīta knapi apsļakstot zobbirstīt, ja? Straumēm, ja? Labi. Ka būs straumēm, tas ir viens. Ja? Tad vēl viens vārds, kas bija, un tie, kas par to domā, kā tad tas ir? Tas ir, ka tu lasi, un kad ir kaut kāds vārds, kas teiksim tā, izgaismojās vai iekrīt sirdī. Otrs bija kaut kas tā, un es tajā brīdī lasīju angliski to Bībeli, un tur bija tāds, ka bija vārds, kad būs tāds angliski vārds bend, kas nozīmē, ka būs tāds līkums. Ja? Tajā brīdī es sapratu, ka ir skaidrs, ka mēs drīkstam tā cauruli, nav jābūt taisni, ja? Kad mēs varam tur līkumot ar viņu. Okay? Un tad vēl viens bija vārds par to, kad
par pamatiem, kad pamati iet bojā, ko taisnais var darīt. Un mums bija 3 versijas, ko mēs darām ar to šļūteni. Un viens bija gar pamatiem. Es sapratu, gar pamatiem nē. Nevajag. Un to arī pēc tam loģiski mēs noskaidrojam, ka gar pamatiem nebūtu bijis labi, jo tas varētu ietekmēt mājas struktūru. Un mēs viņu ielikām pavisam tādā citā versijā, nekā sākotnēji bija domāts. Un vakarā mēs pusotru stundu, mums bija jātecina ūdens, mēs klausījāmies ūdenskritumos vairākos dažādās vietās pa visu māju, kur bija atvērti visi krāni un ūdens bez mitas straumēm tecēja. Ja, kaut gan pirms tam no rīta no tā viss mums bija, ja, iedurts bija, bet pamaz tur bija iedurts. Ja. Jā. Un svārds man personīgi palīdzēja pirmkārtām ieiet ar drosmi tajā darāmajā darbā un pārliecību. Jo vīri, kas atbrauc, abi 2 profesionāļi, viens ar trubām, caurulēm saistīts, otrs ar ekskavātoru saistīts. Abi 2, kā jau labi profesionāļi, negarantēja neko. Nezinu. Nekas tās nav darīts. Mēģinās. It kā vajadzētu būt, bet, saprot, ka tev 2 profi, kur tu zini, ka es nevaru izdarīt to, ko viņi var izdarīt, bet tajā pašā laikā es jūs vadīšu. Ja? Tur vajadzīga mazliet gudrība. Ja? Ja tas ir vienkārši tā, mēs aizskrienam uz jūrmālu un pamētājamies ar smilšraušiem, tas ir citādāk. Bet ja tur ir iesaistīts finanses un laiks, viņi jau ir gatavi muļķības taisīt visu dienu kaut vai nedēļu. Ja? Tas tikai vienkārši maksā naudu. un negribās tā. Kaut kādu naudiņu Dievs ir uzticējis, ja? Negribās tā vienkārši svaidīties, gribās izdarīt pareizu darbu. Un ticot uz Dievu un ešot šī paļāvībā, mums ir straumēm. Tagad sanāk baseins. Es pat vakarā, tas ūdens vēl nebija kārtīgi nofiltrējies, tu tāds brūns kā uz ziemupēji, es vannā gāju. Es uzskatīju, ka tā ir minerāļu vanna. Es dārgi maksāju naudu par to, es sēdēju vannā. Pirmajā vannā, ziemupējās mājas vēsture. un tas bija tā pārliecība, tas rezultāts no tā, ka varēja ar drosmi iet tajā darāmajā darbā un vadīt tos citus ar pārliecību par neredzamām lietām un sasniegt to rezultātu. Bet tagad tā galvenā lieta, par kuras arī šī rītā gribu runāt. Kad mēs skatāmies uz šo rakstvietu, kas mums ir 6. pantā, par taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga, kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt. Un doma tāda arī ir. Ja mēs tā godīgi, un tad, kad jūs arī sāksiet regulāri praktizēt to, kad jūs no rīta vai vakarā, kad jūs ejat gulēt vai abās mirkļos, ka jūs praktizēsiet to, jūs padomāsiet par to, kas jums iet pareizi, vai par to, kādas svētības ir pār jūsu dzīvi. Kas ir tas, kas notiek pie jums vai pie jūsu tuviniekiem vai par jūsu namu, pie jūsu garīgās puses, pie jūsu fiziskās puses. Jūs nespēsiet nesaskatīt to, cik daudz svētību tas kungs ir pār mums devis. Viņas ir daudz, un tiešām tā kā arī šeit autors saka, es nespēju tos saskaitīt. Protams, mums ir saraksts ar lietām, kuras mēs gribētu, lai notiek arī vēl, kā saka Dievs pie reizes. Bet, un tas ir labi, ka mums ir arī tie vēlmes un tiekšanās uz kaut ko uz priekšu, bet ir svarīgi arī būt tajā novērtēšanas pozīcijā, kurā pateicības pozīcijā, jo daudz patīkamāk jau ir svētīt cilvēku, kurš ir pateicīgs. Nevis svētīt cilvēku, pie kur tu ej un domā, tagad tas būs eksāmens vai nebūs eksāmens. Pieņems vai nepieņems. Tev dāvā. Izrīz vai tā kā eksāmenis sanāk. Ja tu neesi bijis pārliecināts, būs labi vai nebūs labi. Ja? Tādam cilvēkam vispār negribās iet ciemos pie viņa. Bet tagad tās svētības mūsu dzīvē, viņas nāk caur dažādām lietām. Mēs esam mācījušies par sēšanu, par pļaušanu, un tā buķete, viņa nav tikai no margrietiņām. Tā buķete, tā svētību buķete mūsu dzīvē, viņa ir no daudzām lietām sastāvoša. Un tas, par ko es šī rītā tagad runāšu, tā nav viena galvenā noteicošā, bet viņa ir svarīga. Un viņa ir ļoti nozīmīga. Un manā dzīvē es esmu redzējis to, ka tas ir bijis par milzīgu svētību, un kaut arī citreiz tas nav tā labi, un tā nav prakse, kurā iegrimt un kļūt baigi spēcīgam, tā ir salīdzināšana, tad
atskatoties atpakaļ un redzot citus cilvēkus, kas nav šo te konkrēto lietu izmantojuši, es esmu redzējis starpību, es esmu redzējis atšķirību pie tā, ka ja tu to izmanto vai tu to neizmanto, ja tu respektē to attiecīgo lietu vai nerespektē šo attiecīgo lietu. Un runa būs par autoritāti. Autoritāti tādā nozīmē, ka un tas būs divās lietās, es runāšu. Viens ir, kad mēs atzīstam kādu citu cilvēku autoritāti, viņas aicinājumu un parādam tam cilvēkam vai pieredzi vai cieņu parādam. Un otrs ir, kad mēs mākam izmantot savu autoritāti un savu aicinājumu pareizi un savu, teiksim tā, atbildību. Bet vispirms par to, kā tad es esmu redzējis tas, kad atzīstot citu cilvēku aicinājumu un viņu pieredzi un viņu gudrību, kā tas palīdz svētīt mūsu dzīvi. Man nesen bija saruna ar vienu draugu, foršs cilvēks, brīnišķīgs cilvēks, un viņš nesen bija devies laulībā, aprecējušies bija. Un aprecējušies bija pa kluso, kaut kur prom no visiem, tā pēkšņi, tadā, mēs esam aprecējušies. Un abi divi tās pusītes kristieši, un es tiešām nenonivelēšu to, kad viens ir pareizi, otrs nepareizi, kad, piemēram, ka tā nedrīkst darīt. Tas būtu nepareizi no manas puses tā teikt, kad ir cilvēki, kuriem tiešām varbūt visdziļākā sirds vēlēšanās ir būt kalna galā tikai ar mācītāju un viss. Un tur nav nekā nepareizi. Tur pretī es piebildīšu pie vienas konkrētas lietas, un to es arī tam vīrietim teicu un stāstīju. Tur ir vairākas nianses, kuras no vienas puses jā, bet no otras puses nē. Un viena no tām niansēm ir tāda. Tā ir, jo tās apdzīves puses ir kristīgas, un īpaši vienai pusē tur ir ģimene ar dziļām saknēm kristīgajā pasaulē. Tā svētība, kas nāk tad, kad tu pagodini vecākus. Kad tu pagodini cilvēkus, kuriem ir autoritāte pār tavu dzīvi vai uzdevums pār tavu dzīvi. Jo viņi bija aizbraukuši pavisam uz citu valsti, apprecējušies pavisam citā valstī projām no Latvijas, tad neviena mācītājs tur nebija klāt un tā tālāk. Un nepārprotiet, es tiešām nesaku, ka viņi izdarīja grēku, bet es saku, zini, bet tā ir tā lieta. Man bija viens līdzīgs gadījums pirms pāris gadiem, kur man viena paziņa precējās, viņa pateica, tikai mēs daži tur, ka mēs neesam aicināti uz tām kāzām. Un mēs bijām diezgan tuvu pazīstam cilvēku tajā laikā. Un es tajā brīdī, es godīgi saskumu. Nevis tāpēc, ka es rosolu nevarēšu noēsties, vai kā uz torti, vai vēl kaut kas. Bet es saskumu par to, jo tad, kad es uzzināju, ka tam cilvēkam ir plāns precēties un doties laulībā, es pateikšu godīgi, es savā visā būtībā, ar visu savu kristīgo stāju, bija pilns apņēmības svētīt šo jauno laulību. Un neiet runa par $1 000 vai mašīnu jaunu un dzīvoklis centrā, bet par svētību, kur mēs lasām Dievu vārdā, kad sanāk kristieši, sanāk kristīgi brāļi un māsas, sanāk vīri un sievas Kristu, un kad viņi svētī to jauno ģimeni, kad viņi svētī to jauno laulību. Un es esmu redzējis to, kad tam ir nozīme. Tam tiešām ir nozīme. Tas nenozīmē to, ka, ja jau to izdara, tad jau, sakot, viss ir tā kā pa sviestu. Nekas nebūs pa sviestu. Saprot, tāpatās tur tikai divi cilvēki ir salikti kopā, un tur būs brīnums, tur vajadzīgs būs brīnums, lai viņi izietu cauri un saprastu, atteiktos no savām visām egoistiskām vēlmēm un tā tālāk. Ja? Mēs, kad apprecējāmies ar Gunitu, starp citu, mums tulītās būs 20 gadu kāzu jubileja šo. Mēs 12 gados apprecējāmies, kad jā.
vai 10 mums bija, neatcerās. Mēs apprecējāmies, mums bija 20, un mēs pirmos 4 gadus, man liekas, vai 3, pirmos 3 gadus. Es biju 5 dienas koledžā, Klaipēdā un 2 dienas mājās. Un no vienas puses, paldies Dievam, jo es jau taču nebiju tik gudrs, lai nodzīvot ar sievieti 7 dienas nedēļā kopā, nesastrīdoties, ja? Un nevēlkot deķi uz savu pusi. Arī viņai gadījās kādreiz par kādam kļūmes solim egoisma virzienā, un tāpēc tas laiks bija labi. Tās 5 dienas noiet šūmēm, atkal sajilgoties vienam pēc otra, un tad sestdiena, svētdiena kopā, un tā mēs mācījāmies. Bet redzi, apakaļ pie tā, ko es teicu, kad tas bija tas, ko es pēdējā laikā es esmu par to domājis, kad un tā ir tendence, kur es redzu mūsu rietumu sabiedrībā, šī tendence, un arī, godīgi sakot, arvien vairāk pasaulē, šī tendence ir, mēs paši par sevi, mēs darām, kā mēs gribam, un nav slikti būt, tas nav nepareizi, kad ir pašizpausme un kad ir vēlme kaut ko radīt un darīt citādāk, bet es esmu redzējis milzīgāko svētību tajā, kad respektēja arī, šī gadījumā, vecākus. Kad respektē to, kad tiek dzimtas sanāk kopā, jo tas nav, mēs izdomājam aizbraukt ekskursijā kopā. Tur nav vajadzīgs dzimtu svētība. Ja? Tur dzimtas nesanāk kopā, bet mēs esam tādā laulībā, tur sanāk dzimtas. Un vienalga, cik ilgi jūs dzīvosiet uz Roņsalas, būs kaut kad ar viņiem pārējiem jāiet uz kādām svinībām, būs kaut kad kādreiz gribēsies, taču, kad arī tavus 6 bērnus kāds pieskata, ja? Vai vēl kaut kas. Būs, nevarēs citādāk. Ja? Un būs jāveido šīs te saknes arī ar otru pusi. Tie, kas jūs esat precējušies, jums visiem ir baigi izdevies to otro ģimenes daļu, no tos sievas vai vīra radus pilnībā ignorēt. Ir kāds? Paldies Dievam, es jau domāju, ka aizšāvs būs garām. Tā tas ir, nevar tā. Dzimtas tur sanāk kopā. Tas ir tāds. Un vēl viena no lietām, ko es viņam teicu, es teicu, zini, ja mēs lasam arī Dieva vārdā, kad kāds tur ir labu lietu dabūjis, viņš ir kaut ko atradis, piemēram, ja, tur to zudušo vērdiņu vai vēl kaut kas mums tur bija. Un mēs lasām Dieva vārdā, tas, kurš labu sievu dabūjis, tas ir dabūjis ko? Sodu vai dāvanu no Dieva? Dāvanu. Tie, kas domā, dāvanu no Dieva. Tātad, un redzi, ja es esmu dabūjis dāvanu, vismaz tas, kā es esmu audzināts, es viņu gribu svinēt. Ja tu esi dabūjis labu sievu, un viņa gadījumā viņš ir dabūjis foršu sievu, kāpēc, lai tu viņu nesvinētu? Un nepārprotiet, pareizā atbilde nav tur 100 cilvēku 3 dienu kāzas Latgalē ar klopi. Nē. Var svinēt arī pāris stundas pie kafijas un tējas, vai restorānā, bet svinēt. Tu beidzot esi dabūjis dāvanu no Dieva. Es teicu, kāpēc, lai tu nesvinētu savu sievu? Un es zinu, viņai patiks. Jo tu lepojies ar viņu. Tas nav tāpēc, ka tu vienkārši ļembast gribās. Ja? Un dāvanas. Bet nē, tu svini. Mums tagad šodien paliek. Un, protams, tas nav vērti. Protams, daudz ērtāk, vienkāršāk aizperies uz citu valsti, sarunā kādu, kas tev noslēgs laulību oficiāli, viss kārtībā, satājas papīrs, varbūt arī, viņam arī tur, es zinu, ka bija mācītājs, kaut kāds vietējais klāt, viss it kā, ok, viss normāli, nav nekā nepareizi, bet arī pašā laikā, kad tu svini to otru cilvēku. Tu lepojies ar to, ar ko tev Dievs ir svētījis. Tur ir kaut kas tāds. Tur ir kaut kas tāds ļoti dziļš un ļoti svarīgs. Un tas ir iespējams tikai kontekstā ar citiem, kurā tu respektē viņu autoritāti, tu respektē arī to cilvēku laiku. Jo, protams, tas nenotiek tā. Mēs tagad izdomājam piekdienas vakarā, mēs precamies.
Un tagad sestdienā visi draugi jau sabraukuši, jau pēkšņi jau visi mācītāji jau stāv rindā sastājušies, lai tagad sveitītu tavu laulību. Nu, tā nenotiks. Tur ir laiks, tur ir iepriekš jāsarunā, tur ir jābūt pacietīgam. Viss kaut kas ir jādara, ja? Bet tas ir tā vērts. Tas ir tiešām tā vērts. Respektējot citu autoritāti. Un jā, mēs arī tagad, mums būs 20 gadu kāzas jubileja, trešdien būs rūkts. Un es zinu, ka mēs esam paaicinājuši, tur mēs iziesim arī uz kādu restorānu, un esam paaicinājuši vecākus, un tur arī mācītāji madām, jo viņi mūs laulāja, mēs bijām pirmie, mūsu mācītājs arī laulāja, un tad atjaunotajā Nāceres draudzē. Un tur ir tā, ka, ja tā godīgi sakot, godīgi, galīgi nav vērti. Jo mums tagad ģimenē tā ir sagrozījies, ka mums ar darbiem ir tām, ka mēs esam no viena pārlidojuma uz otru pārlidojumu, un ceturtdien, piekdienas rītā mēs jau lidojam tālāk uz Angliju, un ir ko darīt, un ir ko ņemties, un ir vairākos biznesos, kur ir jaunā sezona, un tas ir jādara, un jāsakārto, un jānodod citiem cilvēkiem. Un neteikšu, ka ir ērti. Daudz ērtāk būtu vienkārši, es tev mīlu, buča. Tu esi foršs zaķis, paldies par 20 gadiem, ne? Un pārējiem pateikt, ka mēs vienkārši mājās tortā pēdīsim vakarā. Un arī, saprot, un citreiz, ja tas tā arī ir, un citreiz ir čiris ņimam gulu kaut kādas lietas, kā saka krieviski, ja, pār nepārvaramo, ja, kā saka, tas arī ok ir, bet mūsu gadījumā nav tā, kad, ja mēs tā pišķiņi sadisciplinējam, ka mēs nevarētu to izdarīt. Un domājot par to, un arī Guncīts man prasa, jo, zin kā, tas viss, mums vienkārši arī dažādas investīcijas, ko mēs tagad arī veicam, mums mājai jumts tiek mainīts, un mums ģimenes ceļojums, kur mēs braucam kopā, tad tur visur ir vajadzīga nauda. Viņi saka, mums nevajag, iet tur uz to restorānu. Zin kā, tas arī tomēr maksās naudas un tā tālāk. Un es teicu, nē, es gribu tevi svinēt. Un tagad svarīgākais. Un arī nevis tikai mēs divi tā viena aiziesim. Ok, tas ir ok aiziet, bet es speciāli pateicu, ka mēs aicināsim arī mācītāju ar viņu kundzi un mans vecākus, jo viņi bija arī tajās laulībās klāt. Lai mēs varam pagodināt arī viņus par to, ko viņi ir darījuši. Un liekas, ko tu viņi tādu darīja? Viens pateica pāris vārdus, aizlūdz Dievu, otrs visu laiku mācīja mūs, kā dzīvot. Šī brīdī es runāju par savu māti, bet nē, es gribu pagodināt, un zini, kas būs? Es jau zinu, kas būs. Es zinu, ka mēs no tā saņemsim svētību. Un neiet runa par naudu vai dāvanu. Absolūti. Bet es zinu, ka pagodinot savus vecākus un īpaši uzaicināt viņus mirkli, kas varbūt it kā ir ar mums arī mūsu starpā, un kā darīšana visiem pārējiem. Tā tas arī ir, tā jau arī ir, kā darīšana pārējiem tur bez būtības. Bet izvēloties, un šis ir svarīgi, izvēloties pagodināt citus cilvēkus ar kaut kādu lietu, kas ir saistīta ar tevi personīgi, tu saņem viņu svētību. Un pat, ja viņi varbūt nenoskaita, neliek tev pacelt rokas gaisā un tagad noskaitīsim svētīšanas vārdus, tas ir likums. Ja tu parādi cieņu tam otram, tā svētība arī nāks par tevi. Es nezinu, kādā veidā, bet es zinu, ka viņa būs. Es zinu, jo tā ir bijis. Viens gadījums. Jūs ziniet, ka viens no maniem darbiņiem, ko mēs darām, ir saistībā ar Deniju Džonsonu, kur mēs braukājam apkārt pa dažādām vietām un palīdzam organizēt tos pasākumus, kas viņi mums uzticējusi, ir viņus tur tehniski novadīt, to tehnisko daļu. Un tas bija šeit, 2008. gadā, Nāceres draudzes kontekstā, kad mācītājs Egils Ķēris tajā laikā skatījās televizoru, satelīta programmu un vienkārši redzēja, ka viņi tur bija tā Denija Džonsona, bija kā vieslektori tur tā, un es tajā laikā nemācēju akurāt rīkoties ar finansēm, tik cik labi, kā to vajadzēja darīt, un mums
Mums bija parādi tur uzņēmumā, overdrafts bija, un es meklēju risinājumu. Un viņam kaut kā bija sirdī, ka tā sieva māca par to, kā to finanses var labi tā rīkoties. Un viņam bija sirdī to pateikt. Vienkārši iedomājieties šo te, ja varētu tā teikt, riska pakāpi. Ja tu kaut ko neizdari, ko tev Dievs saka, paritiniet tagad uz priekšu. Tie, kas jūs ziniet, kas pirms Latvijā ir bijis, pirms Latvijā viņi bija pagājuši decembrī, tur bija vairāk 100, 300 cilvēki, bija no 12 valstīm atbraukuši. Latvijā es zinu cilvēki, kas ir tikuši ārā no parādiem, man ir cilvēki, kas konkrēti pateikuši, arī, kas bija tagad decembrī pasākumā Rīgā, kas bija dzīvē, kas pateica, un tie ir cilvēki, un tie nav kaut kādi bomži vai vēl kaut kas, tie ir cilvēki, es nesaukšu vārdos, bet kas ir ļoti augstos amatos Latvijā, tur topā, kas ir bijuši uz entākām apmācībām, vēl uz kaut kas, kuri pasaka, tiešā tekstā viņi pasaka, mums kopš tā 5. decembra ir cita dzīve mūsu ģimenē. Mums ir beidzot sakarīgas attiecības pamats, uz kurām mēs zinām, kā mēs varam veidot attiecības ģimenē, pareizi ar saviem bērniem, pareizi ar savu otro pusi, un viņiem ir kaut kāda gudrība. Ja? Un, protams, tas lielā vēlme ir visā tajā, ka cilvēki arvien vairāk iepazīst Kristu, un tā tas arī tur notiek tajā gadījumā. Tad ir riska pakāpe, kas būtu, ja viņš nebūtu pateicis. Un mums katram ir kaut kāda ietekme par kādu citu cilvēku dzīvi. Tas nav tā, ka tikai viens. Un tagad viņš man pateica par to, un tad es tur sāku lēnā garā kaut ko mācīties un darīt, un tad mēs to likām lietā, un mūsu dzīvē tas finanses jomā un biznesa jomā tiešām deva lielu risinājumu. Un tad mēs tur sākam arī braukāt uz Ameriku un vest arī kolēģis, lai mācās. Un tad, man liekas, ka tas bija, tagad bija 15. gads, vai ne? Un pirms tam, kad viņi bija baznīcā, tagad, kas bija, 15. gads nebija. Un pirms tam viņi bija, kad viņi bija baznīcā, 14. gads, man liekas. 14. gads, 13. gads. 13. gada janvāris, kā šodien atceros. Es apsēžos, un pēdējos gadus es esmu tā sācis, un citreiz izdodās labāk, citreiz mazāk, bet es sācis lūgt Dievu un prasīt, ok, Dievs, ko tu gribētu, lai mēs šī gadā izdarām? Un iepriekšējā gadā, tas ir 12. gads, mēs bijām braukuši uz semināriem Amerikā 5 reizes, un es tā Dievam prasu, tas bija 13. gada sākuma, tad janvārs, es tā, tad cik reizes tas šogad, un es tā gatavs esmu, ejam uz lielumu. Man patika mācīties, man patika, es redzēju risinājumu, es redzēju, ka tas deva risinājumu arī pie maniem kolēģiem. Es biju gatavs braukt 7 reizes, un Dievs man tā ieliek sirdī 2. Pirmajā brīdī, ko? Tā kā tev, piemēram, kāds, tu esi iemācījies ēst saldo, piemēram, 5 dienas nedēļā, un tagad tu gribi 7, tu esi gatavs apņēmības pilns 7 viņu ēst, un tu pats saka, būs 2. Pirmajā brīdī tā, kas? Labi, ok. Tā gada pavasarī viņi bija atbraukusi uz Londonu, mēs aizbraucām tur arī kaut kā delegāciju uz Londonu mācījāmies. Es domāju, ok, šī tā vienreiz, un tagad gads iet uz riņķi, un gada otrajā pusē, tad es zinu, ka viņai viens tas seminārs tagad būs novembrī, un es, tad es domāju, ok, tas ir tas, kur man tad jābrauc uz to. Bet tajā kontekstā, tajā 13. gada laikā es biju mācījies to arī dzīvot kontekstā un nebūt sala. Piemēram, man ir darbiņā daudz kolēģu, kurā es strādāju, un forši cilvēki. Bet teikums, vai es drīkstētu paņemt brīvu to un to dienu, ir retums. Vairāk ir tāds, man vajag brīvu to dienu. Un kaut gan tas netiek pateikts varbūt bosīgi vai vēl kaut kas, bet ir starpības starp šiem diviem teikumiem. Es mēģināšu abas divas vienā tonalitātē pateikt. Vai es varētu lūdzu palūgt pirms otrdien brīvu? Man otrdien vajag brīvu. It kā vienādi, bet viens respektē to autoritāti un otrs informē. Un arī es savā dzīvē daudz kur iepriekš arī vienkārši
informēju. Un tajā 13. gadā es mācījos to kontekstu, kad, piemēram, ebrejiem daudzas lietas, ko viņi, piemēram, taisās darīt, viņi pārunā to ar savu rabīnu. Es biju dzirdējis, ka tur vairāk ebreji, jo, zin kā, Denī tic Dievam, Jēzum Kristum. Un ebreji vēl netic daudz Jēzum Kristum. Viņi tic pusgrāmatai, viņi tai otrai pusē vēl netic. Gan jau. Bet, un tagad, un es zinu, kad es biju dzirdējis par pāris ebrejiem, kas, pirms es braucu uz šito semināru, es prasīju savam rabīnam, es iedevu viņam pāris tavas grāmatas, viņš palasīja, pateica, jā, viss kārtībā, tu vari braukt. Es tajā brīdī domāju, nē, ko sev? Nafig, man kaut kāda grāmatas jādod, šitāda autoritāte jāļauj, vai ne? Bet es mācījos, ka tam ir svars. Un tagad tāds. Un ko es darīju? Es domāju, ok, super, es arī aiziešu pie savu rabīna, šī gadījumā mācītāju, un prasīšu, man ir tāds un tāds nodoms, es braukšu uz tādu un tādu konferenci, es gribētu braukt, vai ir ok. Un es aizgāju. Un viņš teica, jā, super, skaidrs, paldies, ka tu man esi, prasījis padomu. Es saku, vai būtu ok, kad es dodos. Un viņš apsolījās lūgt Dievu. Un zinu, ko viņš izdarīja? Viņš arī lūdza. Un zinu, ko Dievs izdarīja? Viņš runāja. Un zinu, kāda bija atbilde? Atbilde bija nē. Vai es biju gatavs? Nepareizi. Es biju gatavs. Jo redzi, tu nevari iet un prasīt, piemēram, būt it kā viltīgi. Es prasīšu tev atļauju, bet, tu zini to, kad atbildi tikai jā, ja? Pat jau tas ir teātris. Ja, ja tu ej pie otra cilvēka bez tās patiesās sirds, kad, arī pie Dieva. Mēs dažkārt cilvēki nedzird no Dieva tikai tāpēc, kad viņi iet tikai vienkārši sadzirdēt to, ko viņi grib sadzirdēt. Ja? Bet tad, kad tu noliec, un tas ir arī svarīgi, kad ja tu noliec, Dievs, vai no A vai no B, vienalga, ko tu teiksi, tas būs. Ja? Tad jau ir pavisam vienkāršāk. Un es biju gatavs. Protams, tas bija kā pārsteigums, un, protams, tajā brīdī man likās, viss ir, mana izglītības dzīve ir beigusies. Viss, ko es tagad varēšu, ir lasīt grāmatas, tikai dzīvajā es nekad neredzēšu, nevarēšu, kā saka, mācīties, un, labi, tā jau nodzīvosim arī visu dzīvi. Man tajā brīdī, teikšu godīgi, likās savā izglītības, tajā biznesa perspektīvā, man likās, viss ir. Tagad es tikai jāiet skatīties, kur man kaut kas ir, kaut kāds gruzīši, kāds sēnals, kaut kur aizkritušas, ko es varēšu kaut ko pagraust, kamēr bats vai nebūs. Tas bija 13. gada novembris. Pilnīgi godīgi. Es pie sevis domāju, viss. Feirāms. Manām mācībām ir pauze, labākajā gadījumā, uz gadiem. 13. gada novembris. Gada martā Denī viesojās Liepājā un dzīvoja pie mūsu mājās. Es ticu to, ka Dievs to pārbaudījumu ielika, un tas bija kā pārbaudījums, vai es respektēšu autoritāti. Un pēc tam viņš izdarīja to, kas bija neiespējams. Ļaujiet man pateikt, ka kas ir daudz no jums, un es zinu, ka ir cilvēki, kas domā, ka mēs aizbraucam uz Ameriku, un tad mēs tur kopā sēžam, spēlējam kumbājā dziesmiņas, un viņi tik taisa raušana tālāk. Nē, kad es aizbraucu uz Ameriku, es tur esmu nekas. Es esmu viens no 1000 cilvēkiem, un tur nav nekādas īpašās labvēlības vai vēl kaut kas. Tas ir darbs, mēs tur strādājam, mēs mācamies, mēs braucam apakaļ. Un nav tā, ka mēs tur, Facebookā čatojam kopā, un īziņas sūtam, un kā jums tur Latvijā, kā jums tur Amerikā. Ne? Pilnīgi nav. Tāpēc, ka tā ir liela organizācija, tas ir milzīgs mehānisms Amerikā, un tie, kas saprotiet Amerikas izmērus, jūs saprotiet to, ka tas ir. Un tas varbūtības koeficients, kad Latvijā varēja atbraukt tādu izmēru kalibru cilvēkus un šeit uzstāties, varbūtības koeficients, kad viņi atbrauc uz kaut kādu 40,000 lielu cilvēku pilsētu kā Liepāja, kurā nav lidostas vēl līdz šim brīdim, darbojošās. Kad tāds varbūtības koeficients ir maziņš. Un es zinu to, ka to Dievs izdarīja, jo janvāra sākumā es pēkšņi saņēmu e-pastu
kur viņi bija uzaicināti uz Krieviju, un tāpēc, kad es biju iepazinis viņas asistentu par tiem gadiem, viņi saka, nu, mēs būsim Krievijā, pēc tam mēs varētu arī kādu braukt uz Latviju. Nezinu, vajag, nevajag. Lūkšu Dievu. Vajag. Vajag. Loģiski, ka vajag. Un ja jau es braucu uz Latviju, es jau esmu ļoti izteikts lokāli patriots. Nu, man Latvija sākās ar Liepāju. un loģiski. Un tas bija tāds, ko Dievs varēja izdarīt. Un arī jums ir kaut kādi, visticamākais arī jūsu dzīvē būs kaut kur līdzīgi pārbaudījumi. Es esmu, redz, to visbiežāk iemācās sievas. Jo sievām, sevišķi kristīgām sievām, tie vīri ir jāciena. Un tad viņas to dara. Un tad viņas ļoti bieži arī pirmās iemācās šāda te veida brīnumus savā dzīvē īstenot. Kad respektējot to otro pusi, respektējot to autoritāti, mēs iegūstam kaut ko tādu, ko tikai Dievs var izdarīt. Ko tikai Dievs var izdarīt. Un vēl tas ir tāds, kas par to otra cilvēka svētību un par to viņa autoritāti un par viņu pieredzi. Ko es esmu mācījies, kad un tā ir arī viena no lietām, kas mūsdienu sabiedrībā iztrūkst, un tā ir saprast to, ka viss nav ātrā palīdzība. Man ir personīgi arī bijuši gadījumi, kur cilvēki pēkšņi zvanās vakarā un grib kaut kādu palīdzību, un mana konsultācija, kaut gan viņi to varēja saņemt normālā darba laikā. Loģiski, es to tad nedaru. Un es esmu redzējis arī, teiksim tādu negudrību, kas neizmanto par to pašu, piemēram, šī kontekstā par mācītājiem vai cilvēkiem, kas ir sasnieguši kaut kādu. Dievs viņiem ir, un mēs nesen arī par to mācījāmies. Jā, Dievs lūkojas uz visiem cilvēkiem vienādi, viņš mīl visus vienādi. Bet tādā pašā laikā ir dažādi uzdevumi uzticēti dzīvē, un cits ir tiešām varbūt izcīnījis to uzvaru, un cits nav izcīnījis to uzvaru. Un tad pret tiem, kas ir izcīnījuši to uzvaru, ir jātiecās ar cieņu, un tur īstenībā ir jāpakārto sava dzīve viņu dzīvei. Nevis tad, kad tu gribēsi, lai viņš tevi svētī vai viņa, bet kad tas ir iespējams. Kad tas, saprotiet to domu, es mums pastāstīšu, kā tas bija. Un dažkārt, lai tu būtu tajā svētībā, tev tas paprasīs laiku un finanses. Konkrēts piemērs. Un tiešām ieklausieties, un es to atkal stāstīšu kontekstā no Denijas Džonsons, ieklausieties, jo es zinu, ka ir cilvēki, kas man ir to acīs teikuši, ka mēs esam sapfanojušies, un ka tas ir kults, un man nav nekāds problēmas ar to, man patīk kulti. Ja man šis kults dod vairāk naudas, palīdz iemīlēt Dievu un respektēt autoritāti, es esmu tajā kultā ar visu savu sirdi un dvēseli. Ja? Nekāda problēma. Ja un es esmu redzējis to, kā tas arī manā ģimenē. Ja, arī es zinu, ka man arī citreiz ir 90. gados, kad nāca redz draudz iesākās, mums tieši tāpatās pārmet ar Gunīti, kad mēs pārāk daudz tur idealizējam mācītāju Egelu ķēru un tā tālāk. Man tā nav problēma. Es esmu sapratis savu lomu savā dzīvē. Vienkārši mēs nesen arī ar Gunīti pagājušajā gadā izbraucām, un to es arī pieminēšu. Mēs izbraucām, tur pabrūtējāmies vienu weekendu kopā, un mēs pārnājām dažādas lietas, un viena no tādām lietām, ko es sapratu, kas pēc būtības arī es esmu, kas ir mana būtība. Tā, starp citu, ir ļoti milzīga dāvana saprast, kas tu esi, kas ir tavs aicinājums. Un es zinu, kas ir mans aicinājums. Mans aicinājums ir angliskais vārds I am a promoter. Es esmu tas, kurš promotē, kurš stāsta citiem par kaut ko citu. Piemēram, šī gadījumā, tad, kad Nācerets sākās un bija 9 cilvēki šeit, mēs bijām tie, kas, paldies Dievu uzrunāt, arī teicām, ka šī ir laba draudze, šeit ir forši. Kaut arī mācītājs ir varbūt 20, cik viņam toreiz bija, 4-5 gadi, ja? Nē, te ir forši, te ir jānāk, tas ir brīnišķīgi, tas nekas, kad māja izskatās briesmīgi un vēl kaut kas, jo toreiz remonts no ārpuses nebija uztaisīts, kad ir, un man nav problēmas iet pret straumi un teikt citiem, ka jā, šis konkrētais risinājums ir ok. Tās pašas Denijas kontekstā mēs esam saņēmuši pārmetumus arī no kristīgām sabiedrībām un pat arī augststāvošiem cilvēkiem. Man ir ok šāda kritika. Es zinu to, ka tas ir mana darba un mana aicinājuma sastāvdaļa. Bet
Bet saklausiet to veselīgā gaisotnē kā piemēru, ka mēs esam izgājuši cauri. Es nesaku to, ka jums tas ir jādara jūsu dzīvē, bet saklausiet to tā, kā tas varētu attiekties uz jūsu dzīvi. Mums bija konkrēti, piemēram, tagad, pēc tam, kad Denija bija atbraukusi uz Latviju, un mēs vairāk nekā 1000, tajā pirmajā reizē 14. gadā, mēs vairāk nekā 1000 cilvēkus viņas priekšā nolikām kopā ar komandu. Tas tiešām bija liels darbs padarīts, un viņi no savas amerikāniskās puses arī teica, ka wow, malači, viņi joprojām arī Latviju uzteica par kā valsti, kur ja mēs kaut ko apsolam, ka mēs izdarīsim, tad mēs tā arī izdarām. Viņi saka, viņiem ir daudzkārt bijuši cilvēki, kas apsola, nezinu, tur 100 un aizēja, un tur ir 20. Tāpēc man ir gods, ka mēs esam varējuši tādā veidā izpildīt un teikt labi par savu tautu. Un tagad viņi atbrauc pirmajā reizē, 1000 cilvēku, super brīnišķīgi. Protams, ko mēs gribam? Un toreiz viņi atbrauc šeit, viņi bija uz 2 stundniekiem. Tāds 2 stundnieks, viņas vairākās vietās, viņi norunāja tādus saucamos 2 stundniekus, pa 2 stundu uzstāšanās, tāda lekcija. Protams, negribējās tikai lekcija, gribās, lai ir viss pilns pasākums, tā kā Amerikā tas ir. Ko tad? Kaļ dzelzi, kamēr karsta. Lai mēs viņu dabūtu uz Latviju, man bija 5 reizes jālido uz Ameriku, nevienu reizi netikos ar viņu. Man bija 5 kopumā, kādas 7 nedēļas pavadīju Amerikā, tiekoties ar viņu komandu, gaidot, kad pienāks mana kārta, lai es varētu ar viņiem runāt. Likās, es tikko jums izdarīju mega darbu. Man taču pēc būtības, liekas, varētu būt paklājiņš celiņš. Jūs redzat, kāda kalibra cilvēki mēs esam. Mēs neesam varbūt plānā galdiņu urbēji. Vajadzētu taču novērtēt. Tur, kad es aizbraucu, mēs tur esam nekas. Mēs esam viens no bāri, jo tādi, kādi mēs, ir daudzi. Bet joprojām iet un tajā pazemībā saprast, ka nezini. Un ātri tur var uzšauties lūpu. Tāds. Pļiņ. Mūs nenovērtē. Taču vajadzēja man uzaicināt kaut vai uz pusdienām pēc tam, vai novērtēt kaut kā. Latvija. Čau, Latvija. 5 reizes nācās braukt, runāt, pārliecināt, teikt, ka mēs varam izdarīt šādu līmeņu pasākumu, izveidot un sapulcināt attiecīgo cilvēku skaitu, kas tur bija nepieciešams. Un caur tam laikam tas paprasīja gan laiku, gan finanses, un visvairāk, ko tas paprasīja pazemību. Saprast savu vietu. Un ja tā svētība nav gatava braukt, pieņemsim, 14. gadā, tad būt pazemīgam un strādāt, lai viņi braukt 15. gadā. Un no sākuma viņi teica, ka viņi brauks, un tur mainījās plāni, un tur vēl viss kaut kas, it kā teica, pagājušā gada jūnijā brauks un jūlijā brauks, un mēs visi komanda sāk, programmētāji sāk strādāt, visi jau notiek. Nē, jūlijā nebrauks. Ko? Es pat vienu brīdi gāju un prasīju Dievam. Es domāju, pagaidi, man darīt kaut ko vai nedarīt. Un tad Dievs konkrēti runāja, ka jā, dari, būs. Tas cilvēks būs šeit, jūsu vidū, viņi nesīs to vārdu. Okay? Mēs gājām, darījām. Tas, ko es gribu pateikt, ka dažkārt no tavas pazemības būs atkarīga citu cilvēku dzīve un nākotne. Jo, ja mēs būtu uzmetuši lūpu, un to bija viegli izdarīt, šķietami, tad, piemēram, tāds pasākums, kāds bija Latvijā pagājušajā decembrī, viņš nebūtu bijis. Vienkārši nebūtu. Tas ir tikai piemērs. Tagad klausies, ko Dievs runā uz tevi par tavu dzīvi, un kurā vietā tev ir jābūt pazemīgam, lai citi cilvēki saņemtu svētību. Piemēram, citā kontekstā tas varbūt arī kādreiz tas, ka, piemēram, tev jābūt pazemīgam savā darba vietā, lai tevai ģimenei ir ko ēst. Lai tu neuzej pa gaisu ar to priekšnieku, kas varbūt iespējams tādā brīdī tiešām pieļauj kļūdu. Bet tev nav tā autoritāte dot par to uzņēmumu, un tu nevari viņu vadīt. Bet tev ir jāciena tas, kas tev ir uzticēts, tā vieta vai vēl kaut kas. Varbūt tas ir klients, kurš ir līdzīgi kā šis mans iepriekš pieminētais kaimiņš. Ja? Varbūt tiešām viņš ir pamatoti, patiesi, objektīvi sakot, muļķis, un kasīklis. Varbūt. Bet varbūt tev ir jāsaglabā savu pazemību. Varbūt uz ielas krustojumu. Tev ir taisnība. Un tu drīkstētu pārbraukt pār tam, kurš tev rāda varbūt vidējo pirkstu. Un tev pedāls pa pusē ir uz bremzēm. Var jau palaist pišķi vairāk vaļā. Bet varbūt tas ietekmēs tavu dzīvi pēc tam. Un tavu tuvinieku dzīvi. Un varbūt tev vajadzēs tajā brīdī norīt,
to kamolu. Jo es citreiz domāju, piemēram, ka es paskatos dzīvē, kā citreiz kaut kādas lietas uzliesmo, un pēc tam ir tik nenovēršamas sekas no pāris sekundžu emociju uzplūda. Un, piemēram, citreiz tur ir, vai tas ir, piemēram, kaut kādā, kur bijuši kādreiz kāda pārdarījuma fiziski, vai slepkavības, vai kaut kas, kas ir izdarīts nepareizi. Bet, kad ir pazemība, izdarīt pareizi. Tātad, nobeidzot par šo te konkrēto lietu, pirms es eju pie šīs otrās un pēdējās, ir, kad atzīstot citu autoritāti, atzīstot viņa aicinājumu, pieredzi vai cieņu, man nāk prātā rakstvieta no 122. psalma, kur rakstīts, kad Jeruzālem, mums latviski ir rakstīts, Jeruzālem ir cieši noslēgta pilsēta. Jeb, man patīk, citos tulkojumos rakstīts, ka viņa ir ļoti tuvu, blīvi sabūvēta kopā. Un man likās, kāpēc psalmistam ir jāpiemina Jeruzālemes apbūves blīvums? Un tas psalms, ja jūs lasiet, viņš ir diezgan īsts. Jeruzāleme ir cieši sabūvēta kopā. Man personīgi Jeruzāleme šī kontekstā runā par attiecībām. Jo, ja jūs pastudējat, un ir dažas labas grāmatas par ebreju tautu, viņu attiecības caurvijās, cauri, milzīgi. Daudzos līmeņos, biznesā, personīgi, vēl kaut kur viņi tiekās regulāri ar visiem saviem radiem un draugiem, un katra piekdiena, kad viņi sabatu, tās ir svinības un noiešanās, un viņiem, ja paskatās, tāpēc jau viņiem arī atvaļinājumi un tur nav. Ja paskatās visas vecās derības, cik tur brīvdienas tev tad un šitad, un atkad, tad tev tur ir 6 nedēļas mierīgi salasās pa gadu. Dievs īstenībā ir gudrs. Tāpēc, jo tas atvaļinājums nav tur pieminēts Bībelē. Un tad Ābrahams paņēma atvaļinājumu. Nu nav. Bet tur ir visas šīs svinības, kas dod to laiku atpūtai. Un ir Jeruzāleme ir cieši sabūvēta kopā. Redziet, mūsdienās mums latviešiem nepatīk kopīgas sienas ar kaimiņu, mums patīk žoks. Jo augstāks, jo labāk. Mēs aizbraucam uz Skandināviju, mēs aizbraucam uz citām valstīm, un mēs brīnamies, kā viņiem tur žogu nav, kā viņiem var istabā redzēt, kas notiek. Mums ir gan žoks, gan plānie, gan biezie aizkari. Un ja latvietis iziet uz jūru, kā es saku, ja tādā ziņā mums Ziemupē patīk, mums tajā mūsu jūrmalā mēs aizējam, es tā jokodamies saku, es aizēju uz jūru un es pastos pa kreisi. Ja es kilometra rādījusā redzu cilvēku, un tad paskatoties uz labu, atkal redzu cilvēku, tad ir pārāk daudz cilvēku. Es eju atpakaļ. Redzu, tā ir mūsu ekstra. Bet arī pašā laikā tā ir mūsu izvēle, vai mēs sevi ieblīvēsim iekšā starp attiecībām ar citiem cilvēkiem. Vai mēs būsim tādi, kas iesakņosies draudzē, vai mēs būsim tādi, kas iesakņosies tajā aktivitātē un tajā lietā, kas mūsu tajā braudzes kontekstā ir dota. Vai mēs būvēsim attiecības ar cilvēkiem, kas ir autoritātei pār mums, nevis viņiem pielienot, nevis spēlējot kaut kādu šahu, bet vienkārši respektējot viņu amatu, respektējot viņu autoritāti. Iespējams, ne visur tie cilvēki būs pat gudrāki par jums kaut kādās lietās. Pat, es teiktu, lielākā gadījumā iespējams pat, ka nē, bet tas nenozīmē, ka jūs nevarat cīnīt savus, lai būtu vecāks un viņš saņemtu cieņu, viņam nav jābūt doktora grādam. Kā saka, viņš ir vecāks. Viņš tika no Dieva izredzēts radīt tevi kopā ar Dieva palīdzību, un te nu tu esi. Un nevelti Dievs ir ielicis to bausli, kad cienītu savus vecākus. Viņš ir 1 no 10. Tur vēl varēja lietas pieminēt. Bet pieminēja tieši godā māte un tēvu, un tev būs labi. Un tu ilgi dzīvosi. Bet tā izvēle ir mūsu rokās. Vai mēs tās mājas būvēsim ar milzīgiem žogiem un atstatus viens no otra, vai mēs viņus būvēsim kopā. Jo, ja ir kopā, tur ir atkal milzīga svētība. Labi, tev nav skats uz jūru no visiem 4 logiem, bet tev tomēr ir drošāk. Tur ir savas lietas. Mēs neiesim tur arhitektūras niansēs iekšā, bet tur ir sava svētība būt kopā. Un tā otra lieta, kā izmantot savu autoritāti.
un kā izmantot savu aicinājumu pareizi. Redzi, viens ir, un tas ir tiešām, es esmu redzējis, ka tas ir izaicinājums daudziem cilvēkiem atzīt un pat ar tādu vēlēšanos sveikt tā cita cilvēka aicinājumu, tā cita cilvēka pieredzi, tā cita cilvēka gudrību. Retums. Es teikšu, kā ir. Tas ir retums. Piemēram, Juris mums ir šeit arī viens no uzņēmējiem draudzē, un man būtu jautājums, vai Juri, tev bieži nāk cilvēki, vienkārši uzņēmēji prasīt, uzsvars bieži, patiesu padomu. Vai tas tomēr ir reti? Nu tā. Jā. Es teikšu, kā ir. Piemēram, es arī ļoti reti ar to sastopos. Vidusmēra cilvēks tomēr sitīsies pliks pa nātrēm, pēc kamēr viņš kārtīgi nosities, un tad var būt, ja kāds viņam kaut ko pateiks. Bet redz, kas ir pats svarīgākais? Pats svarīgākais jau ir pirmais. Nolikt sevi pazemībā tajā, ka kāds cits var man kaut ko pateikt. Piemēram, viena no lietām man šos pēdējos gadus ir nācies konsultēt diezgan daudz mazos uzņēmējus, pārnājot viņu darbību un daudzus pat arī kristiešus. Un es pateikšu statistiski, no kaut kur 80–90% gadījumos tur ir problēmas finansēs, tur ir problēmas attiecībās, ģimenē, arī laulāto starpā. Tāda fantastiska lieta, kā seksuālas attiecības ir, man liekas, retāk nekā Ziemassvētki, algas diena laikam ir biežāk. Jo tāpēc, ka nezin, kā veidot šīs attiecības, nezin, kā viņas uzturēt, nezin, kā viņas attīstīt. Ir lepnums par to runāt, ir lepnums prasīt padomu, ir, liekas, piemēram, cik žēl, kad, un es zinu arī draudžu kontekstā, piemēram, arī, un tas netika ļoti šeit uz mūsu draudzi, jo es zinu, ka arī jūs dažkārt meklējat padomu, un jūs prasat arī mūsu mācītājiem padomu, bet arī man dažkārt nācies pamudināt arī kādus no mūsu vidus, sakot, bet vai tu to pārunāji ar savu mācītāju? Vai tu to lietu, vai tu negribēji tomēr dzirdēt otru viedokli no malas? Vai tu negribēji dzirdēt, kā tas ir? No cita acu skata. Tas ir žēl. Reti, tiešām reti. Un vēl retāk, protams, ir, kas dara to, kas ir pateikts, kas ir jādara. Tas ir vēl retāk. Tiešām reti. Cilvēki melo par attiecībām, melo izliekās, ka viņiem viss ir superīgi, viss ir kārtībā. Piemēram, es domāju par to pašu bērnu audzināšanu. No vienas puses, kāda augstprātība ir iedomāties to, kad no sevis iedomāties, ka tu defaultā, lasot cāli.lv vai vēl kaut kas, tu defaultā trāpīs pareizi. Neprasot padomu, neprasot, piemēram, citu cilvēku viedokli. Un, protams, ir jāmāk izšķirt viedokli, jāmāk izšķirt, kam tu prasi padomu, bet daudz, kur es esmu redzējis tādu vienkārši sišanos pa nātrēm, piemēram, uzņēmēju darbībā ir tīpaši. Ja es tagad atskatoties apakaļ, 90. gadu vidū vienīgais cilvēks, kas man kaut kādu padomu varēja dot, bija mana mamma, bišķiņa. Viņa bija pa kaut kādiem gadiem pieredzējušāk tieši uzņēmēju darbībā. Es tagad atskatoties un redzot jaunos uzņēmējus, kas tagad iet un startē, vai arī cilvēki, kas grib veidot savu uzņēmēju darbību, es atceros, mēs vienreiz vienam cilvēkam, viņi gribēja kļūt par grafikas dizaineri, un viņas tur maz, kas bija tajā brīdī, tajā grafikas pusē, bet viss ir attīstāms. Mēs 10 minūšu laikā salikām tādu plānu, ka es pats gribēju kļūt par grafikas dizaineri. Ar tādām iespējām, ar tādiem kontaktiem, ar tādām gudrības niansēm, kuras, ja es 90. gadu sākumā tādu būtu kaut ko saņēmis par savu jomu valodām no kāda pieredzējuša cilvēka, tad, jā, mēs dzīvotu pavisam vēl citādāk. Un neko neizdarīja. Es zinu, ka cilvēks neko neizdarīja no tā, ko es pateicu.
Neko. Es būtu tiešām bijis laimīgs, ja kāds būtu pienācis klāt un man to pateicis. Tajā laikā, diemžēl, arī nebija cilvēku daudz, kas varēja kaut ko pateikt, jo tas bija viss jauns. Tagad, tomēr, 20 gadi jau vairāk kā pagājuši, kaut kādas lietas jau ir cikliskas, var kaut ko novērot, bet nav. Bet tagad, visbeidzot, un es tiešām nebiju domājis tik gari runāt, bet, kas saka, vienreiz man palaiž, tad es saku, nē. Es tiešām esmu pateicīgs Dievam un arī mācītājiem par doto iespēju. Bet tagad tas otrs. Mums arī ir dota autoritāte, mums ir dota iespēja, kā mēs izmantojam savu autoritāti pareizi. Un tas ietekmē citu cilvēku dzīvi. Ir svarīgi, lai mēs arī izvērtējam pie sevis, vai mēs radām, jo ar savu autoritāti, ko mēs darām? Ar savu autoritāti, ar savu aicinājumu, ar savu pieredzi, mēs veidojam vidi citiem cilvēkiem. Mēs veidojam vidi tiem, kas mums ir apkārt, jo tas ir atkarīgs no mums. Ir daudzas lietas pie vidas veidošanas, pie atmosfēras veidošanas ir atkarīgs no mums. Un tur es nosaukšu pāris piemērus, kas mums nesen bija. Piemēram, viens no tādiem momentiem ir radīt iespēju cilvēkiem būt atklātiem ar tevi. Un tas absolūti nav viegli. Un vispirms, ar ko tu vari sākt, protams, ir ar savu otro pusi un saviem bērniem. Mums pāris nedēļām es zinu, kad Gunita, man sieva apsēdās ar mūsu jaunāko meitu Lindu, un viņām bija tāda no sirds uz sirds saruna, un redzēja tās arī lietas, kuras nevar ne saforsēt. Tas nav tā, tagad mēs būsim atklāti. Ja? 2:00 mums ir tikšanās, mēs būsim atklāti. Ja? Es būšu atklāts, tu būsi atklāts, viss būs atklāti. Ja? Tur ir jābūt vīdi, citreiz līdz tai atklātībai ir tāls ceļš ejams, citreiz varbūt ir kaut kādas sāpes vai iepriekšēja pieredze, kur tur līdz tai atklātībai, būs filtri. Būs. Un mēs visi esam kļūdījušies tajā, ja jūs, piemēram, šī brīdī skatāties uz maniem, domāju, es zinu, točnu, Lanka, es nevarētu ar tevīm būt atklāts. Iespējams. Un iespējams, kaut kādās lietās es esmu bijis kaut kur iepriekš nepareizi rīkojies tā tālāk, bet arī mums katram ir izvēle būt spērt to savu soli. Bet tagad, piemēram, šis konkrētais gadījums. Vienkārši jautājums. Lindiņa, ja tev būtu pilnīgi drošībiņa un tev neviens nesarāda par to, ko tu saki, ko tu gribētu pateikt mammai, ko tu gribētu pateikt tētim? Varbūt tev kaut kas ir sāpējis. Varbūt tev kaut kas ir bijis tā. Un man mazā meita tajā brīdī pateica Gunitai. Ka tad, kad tētis mājās strādā citreiz, viņai gribās tā pateikt, es arī tajā esmu. Un tas nebija tas, ko es gribēju dzirdēt. Bet es esmu milzīgi pateicīgs par to, ka viņa to pateica. Un es varēju pie viņas aiziet un lūgt piedošanu. Es ticu, ka mēs neesam gatavi dzirdēt dažkārt to, ko mūsu tuvinieki vai cilvēki apkārt mums pateiktu, ja viņiem būtu tāda iespēja. Arī tie paši mūsu bērni, tie paši mūsu draugi, tie paši mūsu paziņas. Jo Linda pēc savas dabas ir tāda, ka viņa neuzspiedīs sevi. Viņa pagaidīs. Un viņai tajā konkrētajā dzīves posmā, un nepārprotiet, es tiešām mājās cenšos nestrādāt, bet tajā posmā viņai bija tāds iztukšīts, viņa izjūta, ka viņai pietrūks tētis. Un tā tas bija, es zinu, par ko viņa runā. Es zinu tos konkrētos gadījumus. Es arī tajā esmu. Citreiz, kad jūs paņemsiet un ļausiet to savu autoritāti un novadīt tā, lai tas otrs tiek svētīts, arī jūsu virzienā nāks svētība. Es mācījos par to, ka laulātiem cilvēkiem ir labi, lai viņi uzturētu to tās attiecības tajā sākotnējā formā un spožas un dzirkstošas un kaismīgas un kaislīgas un viss, kas tur ir iekšā.
ir vajadzīgs, lai bietīte augt, viņa jāprušina. Ir vajadzīgs laiks atsevišķi, jo tad, kad bērni notiek, tad ir daudz kas, un dzīve notiek, un viss kaut kas notiek. Ir vajadzīgs laiks, kad ir atsevišķi. Un viens mēs esam dzirdējuši tiem pašiem vīram ar sievu, kad jūs turpināt iet uz randiņiem, ka jums ir kaut kāds laiks, kur jūs aiziet un pabrūtēties. Un es biju dzirdējis par to, ka ir labi, kad vīrs ar sievu izbrauc uz kādu 3-diennieku kaut kad, aizmūk prom kaut kur, kādu piekdienu, sestdienu, svētdienu, bez bērniem kaut kur, tikai 2-1, kā mēs sakam ar sievu pabrūtēties. Ja? Nu, mēs bijām to sadzirdējuši. Pirmkārtām pagāja laiks, kamēr mēs to tā satvērām, ka mēs to arī tā ir tiešām laba lieta. Un, protams, visādi konteksti jau arī ir dzīves konteksts, ir draudzes konteksts, ir darba konteksts, ir viss kaut kāda konteksta. Un nav tā, super izdomāju, nebūšu visēju. Nevar tā. Un tas ir arī tas, par ko es runāju pie pirmā punkta, kad ir jārespektē arī tie citu cilvēku, arī to autoritāšu kontekstu, kuros viņi dzīvo, lai tu saņem to svētību. Bet tā, mums izdevās izrauties, mēs tiešām aizbraucām ar svētību. Mēs arī bijām, es biju prasījis mācītājiem, vai tas būtu ok, ka mēs aizbraucam, un mēs aizbraucām, un mēs aizbraucām uz Viļņu, tepat tās Lietuvā, uz galvaspilsētu aizbraucām, un 3 dienas brūtējāmies, kā es saku. Un kaut kur otrās dienas pēcpusdienā mēs izgājām tur padzert kafiju, pastaigāties pa pilsētu un kaut kā apsēdāmies un sākām runāt par lietām, kuras tanī laikā, tas man liekas, Gunīt, man liekas, ka tas bija novembris, ne? Man liekas, ka kaut kāds novembris bija, kuras mēs gribētu izdarīt. Kaut kādas dažas lietas, kas būtu jāizdara. Un tur bija dažas tādas praktiskas un mēs vienkārši, ko mēs darījām, mēs paņēmām viņus pierakstījām. Un tur ir kaut kāda baigā sakne, es vēl neesmu izpētījis līdz galam. Es to nesen runāju ar vienu gudru cilvēku, viņš teica, ka tur noteikti, es saku, tieši, kad tās lietas, tos plānus un tās vēlēšanās, ko grib, ka viņas ne tikai pārunā, bet ka viņas arī pieraksta. Viņš izskaidroja ticīgs cilvēks, viņš teica, zini, bet tur jau ir kaut kāds zināmā mērā ticības solis. Tu ne tikai runā, bet tu jau arī kaut ko dari. Tu pieraksti, ka man tas ir jāizdara. Un pirms tam tās bija tādas lietas, kuras tur bija gaisā karājušās diezgan ilgi un nebija izdarīts. Un tiklīdz mēs viņas, kā saka, mums bija laiks kopā un divatā, un tajā visā laikā, tajā visā kopā būšanas momentā, tā kopā būšanas laikā arī sāk raisīties vaļā domas, sāk raisīties svētība no abām pusēm par to konkrēto plānu. Ja, jo citreiz ir vajadzīgs laiks, lai atraisās tā svētība no otras puses. Un mums bija vienprātība. Un mēs to vienprātībā pierakstījām, un tās lietas tika izdarītas mežonīgā ātrumā. Likās pārsteidzoši ātri, bija tiņš, tanks, kaut gan viņš pirms tam karājās gaisā mēnešiem un dažus, man liekas, pat gadiem. Bija vajadzīgs laiks. Dažkārt jūs uzzināsiet par lietām, kad citi cilvēki grib, kad jūs, piemēram, būsiet atklāti un arī būsiet gatavi izmantot savu autoritāti pareizā veidā, jūs uzzināsiet par savu mīlestības robežu. Cik tuvu viņi ir. Dažkārt liekas, ka mēs staigājam ar mīlestību pielietu pilnu, mēs mīlam visu pasauli un visu kaut ko esam gatavi darīt. Līdz tamēr tas ir jādara. Piemēram, es prasīju Krišānim, Krišāns kaut kad nesen man pieminēja, mūsu mazākais dēls, ka viņš gribētu tēti, tur, viņš saka father son time, tas nozīmē tēti un dēla laiks, kad mēs esam tikai divatā. Viņš saka, Krišāna, ko tu gribētu darīt? Un es gribētu iet, mēs varētu aiziet geocaching paskatīties. Un es tajā brīdī domāju, kāpēc? Var arī kaut ko citu darīt. Man absolūti nesaista geocachings. Godīgi. Es varu skriet, varu braukt ar mašīnu. Pērties pa kaut kurieni ar kaut kādu kompasu un mēģināt kaut ko atrast, kas ir labi noslēpts. It kā aizraujoši. Bet man personīgi. Bet es skatos, puišiem acis smirdz. Ko es? Es teicu, ka mēs atbrauksim apkārt, mēs noteikti šito izdarīsim. Ja? Mēs jau sarunājam, ka mums būs viens mirklis, ka mēs iesim, viņš pat bija izpētījis, ka Zievupēja arī kaut kāds geocaches kaut kur paslēpts. Super, mēs iesim to papētīt. Okay? Un tas būs tāds. Un visbeidzot vēl arī, kad ir, tiešām tā ir tā pēdējā lieta, kad mēs izmantojam to savu autoritāti un savu aicinājumu pareizi un arī uz citiem cilvēkiem, tad arī mūsu
dzīve, kā jau es pieminēju iepriekš ar šiem piemēriem, viņa aug. Un tas, ko es jums novēlu, ir šo praktizējot, sastapties ar savas mīlestības robežām, lai viņas var atkal paplašt plašāk. Un jums būs dažādi gadījumi. Būs citi gadījumi, kur kāds gribēs kaut ko no jums, ko jūs varbūt akurāt negribat darīt. Un es domāju, tādā pareizā kontekstā, līdzīgi kā tas bija ar Krišānu. Bet citreiz būs pavisam tādi interesanti momenti, kur Dievs jūs mācīs. Man, piemēram, nesen bija viens tāds moments, mēs bijām vienā citā valstī, un mēs, tur bija tāds darba konteksts, kurā mēs atradāmies tenī valstī, un mums tur bija tāda paziņa, kur mēs labi pazinām, un tā paziņa viņai dzīvē sagrozījās lietas, un viņa izdarīja šādus tādus lēmumus pie savas personīgās dzīves, kas akurāt nesaskan ar Dievu vārdu, un izdarīja savu lēmumu nesakot pēc tā un būvēt dzīvi pēc sava prāta. Un es neiešu tajā dziļāk iekšā, tā ir cilvēka personīgā dzīve, kādas lēmumus viņš pieņem, bet katrā gadījumā es zinu, kad skatoties no Dieva vārda, kad Dieva vārds saka kaut ko citu. Un tagad mēs atrodamies tajā konkrētajā vietā, kur tas cilvēks dzīvo, un mēs tur darbojamies, un nāk uzaicinājums no tā cilvēka puses. Hei, vai forši, jūs tas te tā atbraucat pie mums uz pusdienām, ciemos. Un tādā brīdī es sastapos ar savu mīlestības robežu, jo es ļoti skaudri apzinājos to, ka es negribu, un es neesmu gatavs. Es godīgi atzinu, tajā brīdī es apstājos un pārsteigts sev skatījos sejā. Es skatījos tajā, kad es nebiju gatavs mīlēt to cilvēku tajā brīdī, tajā bedrē vai tajā situācijā vai tajā kontekstā, kur viņš izvēlējies būt. Ar visu to grēku, ar visu to, kas ir darīts nepareizi, bet mīlēt to cilvēku. Redz, kas notiek dažkārt, kad mēs cenšamies dzīvot pareizi, un tas ir pareizi, ka mēs tā darām. Mēs mācāmies, kas ir balts, kas ir melns, kas ir pie kuras krāsiņas vajag iet pāri ielai, pie kuras krāsiņas nevajag iet pāri ielai. Tad pamanot citus, kas pāriet pie sarkanās vai pārbrauc pie sarkanās, ir viegli to pamanīt un viegli pēc tam ir arī to nosodīt. Bet neviens dēļ nosodījuma pie Dieva vēl nav atgriezies. Dievs mūs pie sevis pievērs ar žēlastību, kur viņš mums parādīja, sūtīdams savu dēlu, lai viņš nomirst par mums. Nevis ar to, ka viņš pateica, Džeki, ar jums ir hanā. Un tad viss atgriezās. Nē. Parādot žēlastību, parādot laipnību, parādot Dieva dabu, parādot viņa sirdi, tiek atgūts grēcinieks uz pareiza ceļa. Ir lietas, kuras dzīvē vairs nevar mainīt, un ir citreiz lietas, ko cilvēki izdara, kas nav, kas saka, atgriežamas atpakaļ. Bet tas ir fiziskā ziņā kaut kādās kontekstos dzīvē, bet viņi joprojām ik viens cilvēks ir atgriežams atpakaļ pie Dieva. Un tas ir mūsu uzdevums. Un lai mēs šo uzdevumu izpildītu, mums būs vajadzīgs vispirms cienīt citu autoritāti un pieredzi un aicinājumu. Un pēc tam gudri izmantot savu autoritāti, aicinājumu un pieredzi un pieaugt Kristus mīlestībā ne tikai prātā, bet arī darbībā. Un to tad es arī mums katram, kas mēs arī esam šeit un kas klausamies internetā, novēlu. Un tas sākās vispirms ar sirdi, kas vēlās to darīt. Sirds, kas vēlās to darīt. Tāpēc piecelsimies kājās un lūgsim Dievu. Un, kad mēs gatavojamies lūgt Dievu, es arī noslēdzot šo te
konkrēto piemēru. Es sapratu, ko es esmu darījis nepareizi, kad manī ir šis nosodījums, es ar viņu tiku galā, un es zinu to, ka mums ar šo cilvēku ir sarunāta tikšanās, un mēs varēsim būt par svētību kaut kādā brīdī, lai parādītu tā kunga laipnību. Un es jau šī kontekstā ieiešu ar žēlastību, nevis ar nosodījumu. Jo ne jau man, kas tika izdarīts nepareizi, tas cilvēks grēkoja pret Dievu, nevis pret mani. Un arī pat, ja būtu pret mani, tas būtu joprojām jāņem žēlastībā un ar piedošanu. Un paldies Dievam par to, ka es ar to varēju sastapties, jo es zinu, ka ar šādu gadījumu tās mīlestības robežas tagad tiek paliktas atkal tālāk. Viņš tiek vēl plašāks, tas mīlestības lauks manā sirdī tiek veidots. Es novēlu jums sastapties. Tā nav patīkama sajūta, ieraudzīt savus nesmukās puses, bet tas ir labi, tas ir veselīgi. Un ir labi, ka Dievs mūsu mīlestību, jo nav tā, ka mēs esam visu pilnību sasnieguši, visu pilnību, tagad viss mēs esam mīlestības apustuļi, mēs neko ne mazāk, ne vairāk. Vienmēr būs izaugsme. Lūksim Dievu, lūksim par to, lūksim par sevi, lai Dievs uzrāda mums lietas, un varbūt jau ir kādas lietas, kas jums jau ir jānes Dievu priekšā, kas ir saistībā ar to, ko mēs šorīt arī skatījāmies. Debes Tēvs, paldies Tev. Paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev par to, ka tik tiešām tās svētības mums ir daudz, un mēs viņas nevaram saskaitīt. Tu mums esi bagātīgi svētījis, un es Tev no sirds pateicos par to, ka Tu esi devis man draudzi, Tu esi devis mums draudzi, kur mēs varam sanākt un klausīties Tavu vārdu, kurā mēs varam mācīties, kurā mēs varam kalpot, kurā mēs varam iepazīt brāļus un māsas, kurā mēs varam aicināt citus cilvēkus, lai viņi piedzīvo tieši to pašu. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu runā uz mums arī ārpus šī nama sienām, ka Tu mums esi devis vārdu, kur mēs varam lasīt Tavu vārdu, šo rakstīto vārdu Bībeli, ka mēs viņu varam lasīt mūsu valodā, un ka Tu mums esi devis valsti, kurā mēs varam brīvi to darīt, vēl joprojām bez nosodījuma, šeit atrasties svētdienas rītā draudzē. Paldies Tev par mums valsts vadītājiem un arī svētī viņus ar pareizu lēmumu izdarīšanu pie tā, lai turpinātos un kāds solis būtu tuvāk tam, kāda ir Tava griba. Kad tas, par ko Tu iestājies, lai tas arī piepildās mūsu vidū. Un kas paldies Tev par brāļiem māsām, paldies Tev par to, kad, kā jau minēju, par šo draudzi, par mācītāju. Paldies Tev, kad vārds ir dots un ka mēs varam tajā staigāt. Un es Tev lūdzu, vadi mūs visā gudrībā par to, kas tad ir tās autoritātes vai cilvēki, kurus mums vajag cienīt un īpaši parādīt viņiem godu, un arī kur mēs varam būt par svētību ar savu autoritāti un savu pieredzi un savu aicinājumu. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu mūs esi ielicis kontekstā, ka mēs neesam vieni paši kaut kur pa malām. Debes Tēvs, paldies Tev par svētību, ko saņēmām šī rītā, un ar kur mēs varēsim dzīvot arī tālāk šīs nedēļas laikā. Paldies Tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Mēs esam svētīti, un mums stāv priekšā brīnišķīga nedēļa, un pacelsim tās savas rokas un saņemsim tā kunga svētību. Tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru. Amen.